tā arī kaut kāda savā ziņā augstprātība, ka mēs esam iedomājušies. Es izlasīju to interviju, es redzēju to dokumentālo, es zinu viņa dziesmu vai izrādi vai to tēlu no raidījuma, un tāpēc es zinu, kāds viņš ir. Nē, nesūdu. Man bieži vien ir tā, kad reāli kļūdās. Es esmu bijis sarunā tieši par tevi, kur es tā kā pazīstu, kad ir kaut kādi cilvēki, tā kā, nu jā, bet tas, Rāls ir iedomīgs, un es saku tā kā, nē, es tā kā viņu zinu, es tā kā tiešām viņš nav. Nē, viņš ir, un es prasu, kāpēc tev viņš liekas iedomīgs. Viņš tā izskatās. Man ļoti patīk, ka viņš izskaties iedomīgs. Tas ir... tas ar to vien pietiek. Pēc lielākas pauzes ir atgriezies podcasts Kojas. Man bija tik intensīvs saruna, pēdējās 2 sarunas bija tik intensīvs ar režisoru Elmāru Senko un pēc tam ar metāla klasiskās mūzikas huligānu Valteru Pūci, kad man vajadzēja paņemt 2 mēnešus brīvus, bet es esmu atgriezies. Pirms es iepazīstinu ar viesi, vienmēr sākumā kaut kādi plagi, ko man vajag par manu stand-up tūri. Tagad ir noslēgusies ziemas pavasara daļa, bet rudenī būs atpakaļ stand-ups un ir ielikta vēl viena papildu izrāde Rīgā 19. septembrī. Un tā kā pērkam biļetes, uz to jau var nopirkt biļetes. Un kaut kad būs vēl jaunumi par izrādēm rudenī, tā kā rudenī papildu. Paturpināšu tūri evolūcija, pagaidām vasarā pauze. Un vēl viena lieta, tuvojās hokejs. Ralf, kur tu skatīsies hokeju? Vai tu gribi iepilgot kaut kādu vietu? Man jāsaka, ka es tajā vietā skatīšos. Jā, Ralf, tu skatīsies VF kvartālā, hokeja kvartālā, kur būs, starp citu, bet nē, VF kvartālā tiešām ir jāstāsta, tāpēc, ka būs hokejs, būs uz 2 ekrāniem, milzīgiem ekrāniem, food courti, drink courti, vispārējais konkurss, kurus vadījušies, dažādas aktivitātes, zona bērniem. Un plus, kas ir, ja tu nesaproti, kāpēc hokejā notika šis, tas, kāpēc Latvija vinnēja, kāpēc zaudēja, tev ir jāklausās 3 džeki, Dvinskis, Prāmnieks un Masājskis, ja? Face of podcasts, un vēl viņam ir tehniķis Rikards. Un Face of podcasts live tiks ierakstīti uzreiz pēc Latvijas hokeja izlases spēlēm, turpat VF kvartālā. Tā kā tu nosties hokeju, un tu paliec arī dzīvējā skatīties lielākā hokeja podkāsta šito te epizodes ierakstīšanu ar lielākiem hokeja ekspertiem. Tā. Tad tāds salilājies spēles laikā, un tad tu centies spēli izprast nērnā pāri. Jā. Un tu vispār būs taču Dvīnskis, būs apgarots, jo viņš būs tikko nogājis kaut kādu šito te ar to Kristīnu Garklā. Viņš aizbrauc iet tur pie Himalaju, vai kaut kur tur. Bet... To caur ērkšķiem. Nē, bet citādāk sauc. Jā, ārpus zonas, jā. Bet viņš varētu būt arī caur ērkšķiem. Man patīk, kad es ļoti, ļoti sen, tā, kad bija pirmā sezona bijusi, vienam dalībniekam prasīja, kā gāja ārpus zonas, uz ko viņš man atbildēja. Ja tev zvana Kristīna Garklā, vienkārši necēl. Tas ir, tu vari iedomāties, kurš tas ir, kas gāja. Breideks gan jau. Nē. Tāds smieklīgs džeks, kurš tagad pasaulē apceļo. Nedzīvo vairs Latvijā. Aizbrauc, atstāja visas mantas, devās projām. Tu ar viņu pazīsti, tu ar viņu esi uzstājies kopā. Es tiešām tagad man ir... Garš džeks, gari majestātis blondi mati. Tur viņu mēģināja tikt uz Eirovīziju kopā. Ar ko tu mēģināji tikt uz Eirovīziju kopā? Es neatceros. Tur bija Breideks. Breideks nav. Jā. Kas bija vēl? Rojs! Jā. Viņš ir garš džeks. Pareizi, jā. Man liekas, 2 metri. Šī diena, es atvainojos, šī diena ir vienkārši, es jau no rīta pamodos un zināju, ka šī būs tā diena, kur viss notiek caur grūtībām. Okay, man tik ļoti grūti izdomāt lietas šodien. Tev ir tādas dienas, vai ne? Jā, tu pabalējies? Okay. Nē, es vispār nebalējos. Vienkārši es izdomāju, pirms šī podkāsta es paēdu un es sapratu, kur ir vaina. Jo man atslēgts siltums ir. Uj. Mēs visi mājā nobalsojām, ka tas jādara. Bet man mājās ļoti silti. Bet naktī vienkārši es jūtu, ka tas vēsums vēl vienkārši viņš sakrājās. Un nākamā vienkārši vajag šovakar gulēt sildītāju. Viņš būs kārtībā. Jā. Vai sadzerties? Vai arī sadzerties? Jā. Jā. Bet labi, tagad iepazīstināšu ar viesi. Tātad mans viesis ir komiķis, podcasteris, sociāli aktīvs cilvēks, šādi dziedātājs, Latvijā populārākais Kendrika Lamāra impersonators. Jā, Ralfs Ēlens. Čau, Ralf! Labvakar, labdien. Yeah. Ralfu ilgi neaicināja, kā jau es viņam teicu, viņam savs podkāsts, viņš tur izrunā, bet tagad viņam mēnesi, nav bijis. Pat vairāk varbūt. Kaut kas ilgāk laika nav. Jā, nav sanācis viņam parunāt, tāpēc Ralfs ir atsūtījis savas 5 tēmas, kuras mēs arī runāsim. Tad es vienmēr izlasu sākumā tās 5 tēmas, un tad pēc tam iesim pa vienai cauri. Varbūt visas 5 nepaspēsim, bet tātad.
Cilvēkiem pārsvarā veidojās nepareizi priekšstati par citiem cilvēkiem. Pirmā tēma - cilvēki patiešām izprot tikai savu nodarbošanos. Otra tēma - mēs iespējams esam pēdējā paudze, kura kāpa kokos. Trešā tēma - ceļošana tips and tricks, ceļošana vienam vai ceļošana kompānijā. Tātad, kā Rauls to skatās. Un pēdējā tēma, kas man būs super pārsteigums, tēma ir tāda. Es tev pastāstīšu par D.B. Cooper un parunājam, kurā pusē būtu tu un vai tu arī tā negribētu. Es neko nezinu, kas ir D.B. Cooper, tur Rauls izstāstīs. Bet es īstenībā gribētu sākt laikam ar profesiju, jo tā man, kad tu atsūtīji tēmas, man tieši arī varbūt pēdējā laikā sakrājas vairāk ko runāt, ir cilvēki patiešām izprot tikai savu nodarbošanos. Varbūt tu varētu sākt ar tādu monologu, kas tev slēpjas zem šīs tēmas. Jā, pirmām kārtām paldies, ka uzaicināji mani uz šo podcastu. Kojām. Jā, uz kojām, ka uzaicināji mani uz kojām. Es jau tā kā politiķis sāku runāt. Yes, tas ir jokaini. Labvakar, skatītāji. Labvakar visiem. Ir priekšvēlēšana laiks. Jā, šī ir viena no tēmām, par kuru ik pa laikam gribot, negribot sacipos, bet es nevaru nekādīgi ar šo tēmu iestartēt. Jo, ja es vienkārši ņemšu un sākšu no zila gaisa par to rakstīt internetā vai tāds vienkārši filmēt video un stāstīt, cilvēki padomās, ka esmu mazliet debīls. Es domāju, ka tāpat padomās, bet labi. Okay. Jā, ar šo tēmu es arvien vairāk esmu saskāries. Kādēļ tā atkal ir ataususi man atmiņā, jo jau var teikt īstenībā sen, jo cilvēkiem ir īsa atmiņa un notikumi mainās tik strauji, ka šovs pārdziedi man ir sen jau skaitās, kurās piedalījos. Kad tu viņā piedalījies, kaut kāds gads ir jau riņķī? Viņš beidzās kaut kur ap Pagaid, tu biji tajā otrajā sezonā? Jā, tev nav gads. Februāri beidzās. Manuprāt, jā, janvārī, februārī. Un vienkārši tas man atjundīja atmiņā veco labo patiesību, ka cilvēki līdz galam saprot tikai savu nodarbošanos, jo nereti tieši pēc tādiem vienkārši notikumiem, vai tikai es parādos televīzijā, ik pa laikam nonāk kaut kādā ģimeniskākā lokā vai pie kaut kādiem draugiem nonāc, kur ir ienākuši arī kaut kādi viņa paziņas, ko tu īsti nesaproti, un tad nepazīst, un tad negribot nāk klāt pie manis cilvēki. Ar mani draudzīgi grib parunāties, un es arī draudzīgi cenšos uzturēt to sarunu, bet es negribot aizvilstos vai kaut ko padomāju tanī brīdī, kad, piemēram, man sāka stāstīt par citiem maniem kolēģiem, un stāstīt tā, it kā tas cilvēks, kurš ar mani runā, viņš zina pilnīgi visu. Tas ir par kolēģiem tieši mūzikas ziņā? Jā, mūzikas, arī par tevi, piemēram, varētu būt saruna, arī aktieri, jebko, kas no mūsu industrijas vidas pazīst. Un tie cilvēki parasti runā tā, it kā viņi visu zinātu, bet patiesībā es esmu arvien vairāk apstājies pie tā, ka cilvēkiem rodas super nepareizs priekšstats, un mēs nespējam reāli nolasīt citus cilvēkus. Visbiežāk man ir tā, ka par to profesiju tieši, es jau iegāju citā tēmā. Jā, par to profesiju, ka tīri dziedāšanas ziņā, ka runā, ej, Ralf, es ņemšu labāk sevi, kā piemēram, Ralf, tu nenormāli forši nodziedāji to dziesmu, vai tev riktīgi labi sanāca, un savukārt tā tev sanāca sliktāk, kaut gan patiesībā es kā profesionālis reāli saprotu, ka ir otrādāk. Un tev bišķi cilvēki, kuri nekad nav baigi dziedājuši vai bijuši saistīti ar mūziku, tomēr tas lācis daudziem ir uzkāpis uz galvu, uz auss. Un es kā profesionālis pat saprotu, ka nav. Vai arī man pasaka par kaut kādu, ja es sēžu ar radiem vai kaut kādiem citiem draugiem pie teļu, ka bieži vien tāpat Airvīzija, piemēram, ņemam. Iet, un kāds ar putām uz lūpām saka, ka šis ir nenormāli fenomenāls priekšnesums un tik labi un izjusti dzied. Bieži vien es dzirdu, viņam ir tik skaista laba balss. Kaut gan tas cilvēks vienkārši ķērts, riktīgi skaļi un spēcīgi. Un patiesībā dzied diezgan šķībi. Un tie ir tie brīži, kad es ik pa laikam iebraucu, kā cilvēks reāli rubīja. Īstenībā, kāpēc es esmu pieņēmis, ka tagad visi baigi labi sapratīs, kurš labi dzied, kurš tehniski sūdīgāk dzied. Ja mums pat tikko bija arī, ka pie ārstiem visi, joprojām es domāju, pie ārstiem aiziet cilvēks pats ar savu diagnozi. Noteikti, un pirms tev ārsts kaut ko ir pateicis, tas cilvēks pats stāsta. Viņš jau zina, kā viņi īstenībā ārstē to lietu. Mēs tā kā uzdodamies pa profesionāļiem,
Un es nezinu, kāpēc biju iedomājies, ka mākslā tā nevar būt, jo tur tiešām gaumas lieta un bababā. Bet nē, ir arī tur lietas, ko varētu izvērtēt. Bet cilvēki, ja tu neesi vispār ar to bijis saistīts, to tu nevar vērtēt. Tāpēc man arī ik pa laikam ir tā sajūta, ka kā hokeisti jūtās, ka mēs skatāmies, jo viņiem taču nākas visvairāk dzirdēt par to, kā bija jāieiet tur uzbrukumā un vēl kaut kas, bet es jau labu laiku esmu pārstājis kaut kā komentēt ne savas nozares un būt baigais gudrinieks, pateikt vairāk par malacis vai žēl, ka nesanāca. Es atsakos to darīt, jo es redzu manā vidē, cik ļoti cilvēki nedzird, kur kāds šķībi dzied, kur kāds nodzied labāk, bet viņi augstprātīgi pieņem, ka viņi zina. Labi. Un viņi man tādu, Ralf, ko tu nesaproti? Labi, tu esi dziedātājs, bet nē, tā nav. Viņš tik izjusti un tik skaisti. Es ceru, ka saproti manu domu. Es sapratu domu, bet es sapratu, es nezinu, kā klausīt, bet tad es iešu. Man ir kaut kādas, tu man sākumā šo tēmu, pirms tev sanāca viņu noformulēt, tu atsūtīji tādu, nezinu, ko tur minūti 30 garāku audio ierakstu, kurus man sapratu, ko tu par to domā. Man atkal ir. Man tieši nesen dažas lietas, ko es par to tēmu skatījos. Pagājušajā nedēļā Latvijā bija man šausmīgi mīļš mākslinieks Pīts Dohertys. Jā, super koncerts un viss forši. Bet tā kā, zini kā par viņu, un tad es pēc koncerta uzdūros kaut kādam viņa video, kur tieši stāsta par to, ka Pīts Dohertys, viņš ir ikonisks, gan viņa mūzika, gan The Libertines, tas ir kaut kāds tās Anglijas paaudzes, tā dumpinieku. Bet, piemēram, Pīts Dohertys, viņš nekad nepiedāvāja ne gan ar Libertines, ne gan ar šito kā ar Baby Shambles, ne arī savā solo karjerā. Viņš nekad nepiedāvāja, un arī īstenībā tas koncerts ļoti labi to parādīja, tas, ko viņš dod skatītājiem, nav perfekti nostrādātas dziesmas. Viņas ir pat tādas, viņas ir tādas huligāniskas ar kaut kādām netīriem ģitāras rifiem. Viņu koncertos ļoti piestāv tas, ka, ja viņš ir padzied pie mikrofona, tas viens mikrofons neskan, viņš viņu aizved prom pie nākamā, kas nav noskaņots viņa balsī. Bet, kā viņš piedāvā par viņu. Tev viņš var patikt vai nepatikt, viņš māca dziedāt, viņš māca spēlēt ģitāru, bet viņam nav tās gan ierakstu dziesmas, gan koncerti. Tā kā tie nebūs tie, tā kā, kad uz viņu ies un tā, viņš tik perfekti taisni nodziedāja, vai tur forši, tā kā viņu skatītāji mīl tieši, ka viņš uznāk un viņš ir ar to kaut kādu, viņš bišķīt ar to raksturu, ar to personību, ar to, tā kā, kas ir viņa dziesma, Fuck Forever, ar to visu mazliet paņem. Un es pēc domāju, ka tev jautājums, kā mūzika tiek rakstīta, tu raksti priekš skatītājiem. Visi tie, kas saka, ka nedara to priekš skatītājiem, bišķi diršana. Ir tie cilvēki, kas saka, nē, man neinteresē, ko skatītāji domās, tad tu uzstāsies savā kambarī. Tad es neuzstājos. Jā, tad tu. Es apzināti esmu arī kaut ko kādu laiku iepauzējis, nedarījis, jo es vienkārši ir kaut kādas lietas, kas man patīk. Ir dziesmas, kuriem, piemēram, dod 5.1. himnu, ko es rakstīju sen gadus daudz atpakaļ ar ļoti daudz māksliniekiem. Tur es apzināti atmetu malā visu to, kas man varētu vienkārši personīgi muzikāli patikt, bet es vienkārši rakstu pēc himnu, lai cilvēkiem patīk. Nē, bet es domāju, kas ir svarīgāk, jo tātad tas cilvēks, kurš nav profesionāls un kurš tev pasaka to viedokli, un tātad es saprotu, ka tur to es saskāros, man vienkārši interesē. Tātad viņš tev pasaka par to vienu dziesmu, ka to tev riktīgi labi sanāca. Jā. Un par otru viņš pasaka, ka tur tas nebija forši. Tu it kā zini, ka ir otrādi, kad īstumā to. Bet, ja skatītājiem patika labāk, tas vienkārši mums jau ir svarīgi, kas skatītājiem patīk kaut kādā ziņā. Absolut. Es gribēju prasīt, tev nepatīk tas, kad sāk tieši teikt par kaut kādām profesionālām lietām, to tu slikti nodziedāji. Nē, es vienkārši, tā ir mana hipotēze, ka vienkārši cilvēks rubīja tikai savu nodarbošanos. Nē, jā. Pieņemt, ka viņš arī mākslā mēs nevaram, viņš nevar novērtēt, ja viņš nav bišķiņ kaut kā iedziļinājies, palasījis vai pašmācībā, vai kaut kā apbružājies tajā vidē, vai noskatījies tās 100 izrādes. Viņš arī nav tik spējīgs vai vērtēt. Tas ir tas, ka, piemēram, visi labi zinām, ka Pīts Dohertys, es arī viņu neuztveru kā super labo dziedātāju un visu cool. Tagad viņš māca. Bet man patīk atrasties viņa koncertā. Stāsts nav par to. Tas viss ir forši un atzīstams, un man arī Šains Magovans ļoti patīk, un Bobs Dilans arī nav labākais dziedātājs, bet viņu bieži vien klausos daudz labāk nekā kaut kādu meiteni, kur māk izvītrot meldiņu, kā viņa ir mēls. Bet man stāsts ir par to, ka
ja tu nenodarbojies ar to, tad vai tu neesi tajā iedziļinājies? Nu, cik es esmu runājis par mūziku kaut kādiem arī saviem draugiem, kuri varbūt nav negluži mūziķi, mans viedoklis biežāk sakrīt. Un es profesionālāk, pareizāk, biežāk savu viedokli paskaidro tie mani kaut kādi draugi, kuri kaut kā bišķiņ pamācījušies muziķenē. Viņi dzird tās notis, viņi dzird to atšķirību. Bet lielākā daļa tomēr, lai arī augstprātīgi pieņem, ka mēs visi saprotam, kas ir labs dziedātājs, viņi mēdz man pateikt, šitam džekam tik laba balss, un es atkal ķeru galvu tāds, nē, viņam nav! Tev vienkārši patīk tā prezentācija, tev patīk viņa tēls, tev patīk, ka viņa ir skaļa, bet to nevar nosaukt par labu balsi. Un es nedrīkstu sākt strīdēties, jo tajā brīdī, kad es sāku strīdēties, es esmu idiots vai augstprātīgs, vai skaužs. Ja es tieši gribēju teikt, man liekas, tu nedrīksti es par to domāju, tu nedrīksti strīdēties, tāpēc tu nekad nedrīksti strīdēties par šo tēmu, par mūziķiem, jo, man liekas, es par komiķiem, ja kāds pasaka, tas ir forši, lai gan tev tu nevar teikt, aizliegts. Jo tāpēc, ka tev uzreiz teiks, vai tev vienkārši nepatīk, ka viņam tagad ir izpārdota tūre, tu tur tagad pauzē. Tā būs. Un man arī ir kaut kādi, jo, piemēram, Amerikā, man liekas, ir ļoti, iztutušies, ir kaut kādi komiķi, kuri ir bijuši īstajās vietās, īstās laikās, bet tiešām nav labākie komiķi pasaulē, vai ne? Bet, ja es, piemēram, man kāds teiks, man tas liekas ģeniālākais, un es pat nesalīdzinot ar sevi, bet tas man liekas ģeniālākais komiķis pasaulē, un man ir tāds, ka man riktīgi neliekas, bet es zinu, ja es tādā, tur pretinieks man ir iedzērs. Jo, ja man pretī ir iedzērs 3-4 aliņas cilvēks, un es viņam pateikšu, man vispār neliekas labs, tur būs pretī, bet kāpēc tev nav Netflix stand-ups? Man ir bijis pat otrādāk, man ir bijis tā, ka es šī debatē ar tīri arī atgriežoties pie tā, ka cilvēks tiešām rubīja tikai ar pašu nodarbošanos. Tas ir visam galdnieks, grāmatvedis, hokejists, režisors, visi. Mēs katrs, jūs sapratāt, es daudz jau esmu apskaidrojis. Man ir bijis pat tā, ka kāds ļoti nodirž kādu dziedātāju, un es vienkārši nevaru izturēt un sāku aizstāvēt pa punktiem. Un es saprotu, ka pretī man sēž Džekiņš, kurš ko es viņam tagad aizstāvēšu, ko es strīdēšos. Tāpēc es būšu idiots beigās. Es arī esmu aizstāvējis gan latviešu komiķu, man šitais par komēdiju. Un arī tas ir arī mūzikā, un es domāju, ka tas ir arī teātrī. Kad, es gribēju pieskarties arī sportam pie šīs tēmas, bet sportā tādā ziņā ir bišķīt. Tā kā vieglāk pateikt, vai ir labs vai slikts, jo, nezinu, tu skaties kaut kādu X čempionātu, ja tā komanda tajā gadā, visiem kāši pēdējā, tad viņi spēlē slikti, un to tu varot nesaprast futbolu, tu vari teikt, viņi spēlē slikti. Jā, tu ļoti labi šito te akcentē. Jā. Jo, piemēram, šogad, sekojot priekš tādu Latvijas līmeņa, VF stūliņi izstāsta, ka varbūt nedabūs bronzu, viņiem ir sūdīga sezona, viņiem slikti iet, viņi slikti spēlē, viņi tūņās iespējams varbūt paliks 4. vietā, kas, viņiem Latvijas čempionātā drausmīgi izgāšanās. Varbūt viņi, pat ja viņi dabūs to bronzu, tā ir drausmīgi, viņi netika ne Latvijas. Tā. Bet tas, kas man patīk cilvēku viedokļos mākslā, tā ir mūzika, stand-ups māksla, vienalga glezniecība, ka tas, ko es esmu ievērojis, ka vairumam ir tā, ka viņi pieņem, ka tikai to, kas viņiem patīk, ka tas ir labs. Exactly. Ja viņi klausās kaut kādu mūziku, un, ja, piemēram, viņiem nepatīk kā Rāls Ēlans, un arī par manu stand-up, un arī viņi ierakstīs tā kā, kurš vispār viņam pateica, ka viņš labi dzied un ka viņam ir jāiet? Es nezinu, varbūt tās tie cilvēki, kas 15 gadus iet uz viņu koncertiem. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš 15 gadus turās. Es nerunāju tieši par tevi, bet X mūziķis kādam riebies, bet kurš viņam vispār saka, kāpēc viņam vispār jāuzstājas. Bet tātad, ja viņš cilvēks ar to 15 gadus pelna naudu, uzstājās Latvijā, uz viņu nāk cilvēki, tātad kaut kam jau tas patīk. Bet viņš var arī to darīt tīri ar prezentāciju un nebūtu labs dziedātājs. Nē, arī jā, bet vienkārši es par zinu, ko to domāju, mēs par to te runājam. Tas, kas man riebjās, ir lažas, un mēs par to runājam sakarā ar vienu, es negribu tur saukt vārdos, mazliet it sanāk ar
mazliet kaut kādā veidā mana aroda brāli, kurš bija uztaisījis pasākumu, kur tev vienkārši to aizgāja. Un, mans piemērs ir tāds, neminēsim. Jā, es ļoti daudz apmeklēju teātri, man patīk teātris, kādreiz vairāk, kādreiz mazāk, bet vispār tā kopumā es caurmērā visu laiku skatos teātri. Es esmu viens no tiem, kurš netieku uz izrādēm, es pat teātris zip skatos. Ja? Un man kādreiz rīktīgi uzvilka, ka es zinu, tās ceļojošās izrādes, kas man likās, tā kā, kāds saka, tā ir tik labi izrāde, tas bija tik forši. Man tāds, nē, tā nav labi izrāde. Bet nē, tā var būt labi izrāde. Un tā kā cilvēki tik daudz, daudz cilvēku grib dažādas lietas no teātra, bet arī par tām izrādēm, un es esmu bijis arī uz tādām vairākām, ir tāda izrāde, kur tu aizej. Un ir haltūra. Un tad, kad viņi vienkārši teica, mēs te paņemsim šitais te aktieris, tur, es tagad nosaukšu random zināms aktieris Latvijā, kas vispār nebūs konkrēti izrādi, teiksim, tur. Robežniekus šodien uz ielas satika. Teiksim, viņš arī, man liekas, viņu izrādi, bet, teiksim, paņemsim tur robežnieku un Čevski, tas ir bijis ugunsgrēkā, tātad biļets pirkt, un čipa mums ir viena alga. Sapcīt, un Čevskis ir slikts piemērs, viņš spēlē, man liekas, viņš tajos Pānas teātra izrādēs. Tur ir viss, arī es nesaku, ka tas ir varbūt manai gaumē, bet tur ir, tas ir noproducēts, nostrādāts. Cilvēki ir gājuši uz mēģinājumiem, gatavojušies, tas vienkārši ir citai. Jā, bet ir arī tāds, man laikam riebjās tas, kad kad ved sūdu cilvēkiem, vienkārši paņemsim kaut kādus cilvēkus, uz viņiem nopirks biļeti un mēs vedīsim sūdus. Un tas ir man tāda lieta, ko, jo pat ja tev patīk vai nepatīk izrādi, tu aizies izrādi, bet tu tā kā redzi, ka te ir cilvēki strādājuši, varbūt tās uz mani netrāpīja, varbūt tās dažreiz gadās, kad izrāda, un tāpēc viņas arī ātri, noņem no repertuāra, netrāpa vispār. Vienkārši netrāpīja, bet tu uz viņu aizēji, un tu redzi, ka tur ir darīts, ieguldīts darbs, bet vienkārši nesanāca. Kas ir, tā var būt. Un tad man nav dusmas, man ir dusmas tiešām, un to var just, ka tu aizēji un ir haltūrēts, un kad ir redzēt, kad ir bijis viena alga. Jā, var just, ka ir haltūrēts, un tādā brīdī, kad nav tā prezentācija un vispārējais ir nopārdējis tam skatītājiem, ka viņam izklausās, ka dzied labi, ka ir labi, bet viņš nedzird, ka nav aiziets pāris reizes uz mēģinājumu. Tādā brīdī man ir tāds, fuck that shit, come on. Un tādā brīdī man paliek vienkārši žēl. Ka kaut mēs visi būtu pasēdējuši nedaudz tajā muziķinē vai kaut ko pamācījuši. Bet tu neesi sēdējis muziķinē. Es neesmu, bet tāpēc es saku, vai palasījis, pamācījies bet kaut kā. Bet tu esi gājis taču individuāli mācīties. Jā, es mācīju. Pēdējais Slovākijas piemērs, vienkārši tikko uzreiz atcerējos, mēs ierakstījām šo podcastu dienu pēc vienas no Airvīzijas pusfināliem un es noskatījos. Es ierakstīju joku par lietuviešu dziedātāju, vienu joku, un man atbildēja tredos viena sieviete, ka viņu tā uzrunāja, ka viņš ar savu balsi vienkārši paņēma visu skatuvi. Un es viņai atbildēju pretī, viņa īstenībā viņš beigās diezgan šķībi dziedāja. Un tas ir tas tiešākais piemērs, ko es gribu teikt, ka viņai patīk vizuāli, sajūtas. Iespējams, viņa kaut kur rezonēja ar to stāstu. Iespējams, viņa pat tik ļoti aizkustināja, ka viņa nedzird, ka viņš dzird šķīvi beigās. Un kad, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Bet tad par šo tēmu, tas, kas man liekas, ir profesijas, kuras ļoti daudz klausoties arī visādus podkastus un sarunas ar teātra cilvēkiem. Es esmu klausies, gan, piemēram, ir tur Nacionālā teātra podkāsts. Kādreiz bija slavenais G-Spot ar Džiliņģi. Tu biji pareizi. Īstais G-Spots sāks pēc podkāsta. Pēc podkāsta, jā. Bet teātra cilvēkiem ir vienmēr tāds ļoti smieklīgs. Piemēram, Džiliņģers, viņš vairākos tieši savos podkāstos, un vēl ir citi, kas saka, jā, bet kas ir tas... Kas tas kritiķis ir? Viņš pats nekad nevienu izrādi nav uztaisījis. Kā viņš var kaut kādu kritiku? Es tāpēc nelasu tās kritikas ir bet lai gan visi, kas to saka, tici man, viņi visi, kad ir kaut kādā Delfos dienā tā kritika, viņi lasīs viņu. Protams, ka viņi lasīs. Taču, come on. Viņi neteiks, ka viņi es viņu nelasīju, viņi bet zinās, un tad tur viņiem turpinās runāt, kā tu tikko nocitēji to kritiku. Tā. Bet man liekas, tomēr tādi īsti kritiķi, viņi var izteikt, jo tie ir cilvēki, kas ir mācījušies, teātra kritiku, vai arī gājuši uz 100 izrādēm, tā kā sezonas laikā, viņi,
tas ir, man liekas, viedoklis, kas, labi, viņi nav paši spēlējuši izrādes. Man tas vienkārši pats liekas arī, man dažreiz ir par latviešu sporta, nevis žurnālisti, bet Latvijā ir ļoti daudz labi sporta žurnālisti katrā no sportiem. Es gribētu uzslavēt, tad mēs te Edmunds Novickis, futbolā, kas tur gadiem saņem tur arī Arkādijs Birjuks, vai arī ejam tālāk hokejā šobrīd, kur atzina arī par gadu žurnālistu Ulvi Broža, izcils, tāpat tās ir basketbolā, tur Andrejs Siliņš, Kristiāns Dilāns, izcili žurnālisti, kas pēta, iedziļinās tajā, bet dažreiz vēl joprojām ir tie sportisti arī ļoti bieži, tas gan man mazliet krīt uz nerviem, kad viņi tā ļoti nievājoši, kad dažreiz reaģē, kad žurnālists uzdod kaut kādu jautājumu, bet man liekas, ka jūs zaudējāt, un tā tiešām tā ļoti pamatot pasaka, kas tika izdarīts nepareizi, un ir dažreiz tās atbildes, cik spēles tu esi nospēlējis laukumā, bet man liekas, ka tomēr žurnālists arī ir vecāks žurnālists, kas ir visu savu dzīvi, skatās hokeju, piemēram, Ulvis Broža, viņš, cik es saprotu, ir, kā sākās Latvijas hokeja izlases treniņu nomet, viņš ir treniņos, tā kā visos, viņš skatās pa tām maiņām vairāk, man liekas, tāds cilvēks tomēr var izteikties. Tas rodas, ka kaut kādas, viņš ir nosties tās 100 izrādes, viņš ir izlasījis tās, kaut kāda saprašana jau viņam ir. Negluži to pašam jānomalc 100 koncertu, bet viņš ir tās spēles redzējis. Jā, man piemēram, es tagad cenšos, es par mākslu cenšos vispār neteikt, ka tas bija tāds sūds. Es vairāk, ja man kāds prasa par kaut ko, kas man nepatīk, es saku to, šis nebija man. Šitais nebija priekš manis. Man pateicu nesen, ka baigais sūds. Par tām halčām, es zinu, kur ir nokalturēts, jo es negribu, laikam teikt, ka tas bija baigais sūds, jo, man arī neliekas, ka es esmu tāds eksperts, jebkādā, man ir bijuši... Bet tu tas lietas pēdējā izrāde. Nē, beidz, tu tas lietas tur tikai bērni varēja priecāties. Jā, beidz. Tā nav. Protams, ka nav, Bet, un es... es vairs tādas lietas nesaku. Man ir kaut kādas lietas, kas man liekas, es neesmu arī. Es saku, ko es varu teikt kādam aktierim, kurš spēlē teātri. Man tiešām dažreiz liekas, ka šis aktieris spēlē ļoti, ļoti slikti. Bet es tā publiski nekad neteikšu, tāpēc, ka man liekas... Mēs zinām arī aktierus, kuri pēc veiksmīgām izrādēm vai kaut ko paši stāst, ka viņi nesaprot, kāpēc cilvēkiem tas patīk, jo tas nav tas labākais darbs. Bet tirgojās! Man bija vienreiz... Tāpēc mēs vienkārši dienas beigās, atceries, ka dienas beigās es te varu prātaļot, cik ļoti gribu, ka kāds iedziļinās, neiedziļinās, nezinu, beigās jau viss nosaka skatītājs, un viņš grib nākt un skatīties, vai nē, tas pofīgi vajadzētu taisnoties šķību. Man bija ļoti smieklīgi. Es pēc vienas izrādes, biju aizgājis uz izrādi teātra, izēju ārā un pie dienas ties, un tā izrāde, viņi jau, man liekas, tā bija kā, teiksim, tur 15. reize, kad viņi tiek spēlēti. Es biju uz sezonas beigām, tagad viņi, man liekas, ir no šīs sezonas sākuma. Un es es tev pēc tam pateikšu, ka es tiem aktieriem, es tagad neteikšu, lai es nezinu, nenorakt. Es satieku 2 aktierus pie dienas tiesas, kurus es pazīstu, kas ir no tās izrādes. Un man viens no tiem aktieriem, viņš tāds, vai tu biji izrādi? Es tāds, viņš tāds, bet tu saprati, par ko viņi ir, jo es vēl joprojām nesaprotu. Tā kā arī, viņš pats mauc jau 15 reizes, viņš tāds, bet tu saproti, jo es šķīsti nesaprotu, možda, ka tu man vari pateikt. Arī tā gadās, bet bet man visā šajā liekas, tas, es gribēju vēl vienu lietu, tā kā sports, kurā man liekas, es arī neesmu super eksperts, bet kurā es vairāk, un kur es piekrītu tavai teiktajam, ka daudz neizprot, vienkārši skatās, tā kā basketbols. Basketbolu es saprotu vairāk, nekā es saprotu jebkuru citu sporta veidu. Tas man vistuvākais ir, visvairāk es esmu redzējis. Un tad man ir tāds čomu čats, kur ir cilvēki, kas skatās basketbolu, bet nav paši spēlējuši. Un dažreiz ir ļoti smieklīgi, kad viņi, piemēram, ieraksta kaut Latviju, nezinu, tur pēc 2 ceturtdaļām kaut kam zaudē, un viņi raksta, ka ar šitādu aizsardzību mēs neuzvarēsim tos pretinieks. Un tu esi redzējis to pirmo puslaiku, tu arī pasties protokolā, un tu saproti, bet tur ar aizsardzību, tā kā aizsardzība nebija šķiet te vainīga. Tur viss ir kārtībā. Jā, tur viss ir kārtībā. Mēs nevaram tā kā uzbrukumā, bet tur iestrēgstam. Lai gan parasti tieši ir otrādi, kad saka, ka
ja šitā metīs tos trīnīšus, mēs nekad neuzvarēsim. Un ir pārsvarā tieši otrādi, kad tie cilvēki neievēro to. Viņi ievēro, kad aizmet garām metiens, bet to, ka tur mēs aizsardzībā visur apmaldamies un vienkārši atstājam tukšu koridoru, viņi nekad neievēro. Kad tās lietas pasaka nepareizi, bet ir viedoklis, ka šis ir, un arī pēc spēles. Ko tev šķiet, ko mums vajag īstenībā atrast arī risinājumu? Ko tev šķiet, ko darīt? Esmu izvēlējies aizvērties brīžiem tādās situācijās. Vai tā ir pareizā, vai tas ir pareizais risinājums, vai nevajag vienkārši pofīgi ļauties vaļu un savam neprofesionālajam draugu lokā viedoklim slīdēt ārā. Man tur teikt, kurš tur labāk padziedāja, nezinot, man tur teikt, ka īstenībā porziņas nesūd nejāc driblēt. Jā. Kā darīt? Kā darīt? Jā. Ko mēs varam no šitā iemācīties? Nē, tā kā skaties, es šogad dabūju pastrādāt tajā Nacionālā teātrī. Es to darbu tā caurmērā dabūju, tāpēc, ka es vienā šī podkāsta 2. epizodē tā kā mazliet izteicos. Ka tu vēlies? Nē, es izteicos par to, kāpēc man nepatika kaut kāds iepriekšējais piegājiens kaut kam tādam. Es pateicu, kas man tur nepatika, un tad man zvanīja no teātra apmēram. Biedavai? Nāc šurp, kudrinieki. Tā kā varbūt tās labāk ir darīt to lietu. Bet, man liekas, un es jau arī toreiz nenodirsu. Es vairāk izteicu to. Man liekas, ka ir nevis jāizvarās, bet nav tā kā par to, kas tev nepatīk. Ja, piemēram, tev izveidojās saruna ar kādu, kas ir otrā pusē, vienalga, vai tas ir par sportu, vai par teātru, vai tavā gadījumā par mūziku. Man liekas, ir vienkārši jārunā un jāsaka savs viedoklis, bet vienkārši, man liekas, ir jāuzliek, vienkārši, lai tā saruna būtu tāda, man liekas, laba, un jūs tā kā neaizvainot. Jo, man liekas, dažreiz īstenībā tu vari arī aizvainot cilvēku, kurš ir aizgājis uz teiksim, koncertu vai teātri izrādi vai stand-up izrādi, whatever. Bet tavā gadījumā, teiksim, uz koncertu. Un viņam viņš ir rīktīgi paticis, un viņš ir aizkustinājis, un viņš ir par to domājis tā kā 3 dienas, bērns, baigi forši. Un, man liekas, tā ir kaut kāda bišķīta aizvainošana, un pēc tam viņš tev... Kas tu debils esi? Kas debils tāda huiņa ir ārprāts. Tu vispār tos vārdus, viņš šis vārdus nemāk tur netrā... Man liekas, ka arī tā nevajag, jo, ja tas cilvēkam ir, tā kā, man liekas, ir jārunā, bet nevajag... Balans. Jā. Un man liekas, īstenībā, sportistiem ir viss trakāk, manuprāt. Jā. Jo, zini, kā teātrī arī tomēr tā lieta, tu aizies to teātri, labi, kāds izies ārā starp cēlieniem, bet tas tā. Bet tie, kas būs palikuši, pat ja viņiem tā izrāda nepatīk, viņi tās izrādes beigās, aplaudēs. Jā. Man liekas, tas sportā ir viss trakāk, jo tur cilvēki ir tomēr uz tiem aliņiem. Viņi, zini, kā tu aizies teātri izrādi, un ja tev tā izrāda nepatīk, tu nebūsi tajā teātra izrādes laikā 7 alus iztrieces, un pat taisno neiesi tā Dailes teātris, atsauksmes, tā kā, tas aktieris vispār smird, ko viņš dara teātrī, bet pēc hokeja spēles, kas ir zaudēta. Tur tas džeks ir iztriecis 7 saliņus, un viņš rakstīs, bet kā vispār šitais te Balceram maksā par hokeju, ja viņš tur vienreiz ir aizsits garām. Un patiesībā viņš visu spēli vilka ārā. Un man liekas, ka sportā dažreiz arī tā smieklīgā neizpratne ir par to. Skaties, kurš viens piemērs. Latvijai Eirobasketā 2025, kas notika Rīgā, kaut kā tādi mazāk sporta zinātāji bija uztaisījuši Latvijas izlasi spēcīgāku nekā viņi ir. Tā kā īstenībā mēs palikām 12. Mūsu vieta Eiropā, kas nav galīgi slikti, tajā brīdī ar to sastāvu, es teiktu, arī bija tur, no 8 līdz 12, jebkas augstāk būtu jau tā kā super. Mums pirmā spēle pret Turciju, kas ir beigās bija finālā, un arī koeficientos Turcija bija favorīta. Tad mēs pēc tā pirmā puslaika esam iedzinējos, bet ko tur arēnā runāja? Ārprāts. Tā kā mēs kaut kādiem turkiem varam zaudēt. Man mīļāk turkiem tas bija tajā izlasē naturalizētais. Es makšu to vienā podkāstā teicu, bet pofīgi pateikt. Bija naturalizētais tāds Shanes Larkins. Un es dzirdu, bet viņš ir džeks, kurš ir jau entos gadus Turcijas klubā spēlē, tā kā vismaz nav tur tāds pilnīgs randoms. Bet un viņš tur pirmā puslaikā samet trīnīšu, un es dzirdu toltē, viņš ir melnādainais, es dzirdu toltē viens no faniem, tā kā, vēl kaut kāds random melnais, vienkārši iemet 3 trīnīšus, man tāds, tā divkārtais Eurolīgas čempions, Eurolīgas Final Four MVP, sezonas MVP, tur vienu sezonu bet random. Ka tu vispār neesi iedzinājies pret ko, un arī zini, hokejā arī. Mēs tur vienreiz tajā par to bronzu, tā Ameriku vinnēsim, bet
tāds cilvēks, kas ikdienā nesko hokejam un vispār mazāk sportā, viņš vienkārši, tagad spēlē Latviju, viņš pēc tam nesaprot, ka tajās olimpiskajās spēlēs tur bišķi citi zvēri ir pretī. Kā mēs tikko pasaules čempioni, Ameriku uzvarējām. Un arī, kad mēs vienreiz uzvaram pat to pasaules čempionu Ameriku, tā padās vairāk ir, ja mēs arī ar to Amerikas izlasi, ja Latvijas hokeja izlase spēlētu sēriju līdz 4 uzvarām, visticamāk mēs 4-1 vai 4-2 zaudējam. Tā bija mūsējais. Tajos turnīros ir forši, ka tā ir viena. Zini kā, savelkam šo te kopā ar to tur. Jā, un bet starp citu, ko es gribēju, bet man liekas, šitais te viss trakāk. Tas, ko mēs runājam, mēs tā kā mākslinieki kaut ko tur, izklaides industrijas cilvēki, man tas mākslinieki. Bet man liekas, tas īstenībā, tā kā tu pieminēji ārstiem, manai mammai, kas ir skolotāji, arī šausmīgi ir. Nē, normāli. Iedomājies, kā ir politiķiem. Arī, jā. Jā. Tur tā kā viņi... Jā, bet ārstiem man šķiet vislabākais piemērs, kad tiešām pilnīgs nezinīts, viņš saprot, ka viņam dod man tās zāles. Nē, bet skolotājiem arī, jaunās paaudzes vecākiem ir tā lieta, ka viņi netic, ka viņa bērns vai slikti uzvedās, vai nemācās. Pie skolotājiem nāk vecāki, ja viņa bērnam ir slikts atzīmes, viņi nāk pie skolotājiem, tā kā, what the fuck, ko jūs darat? Tā kā nevis tas, ka, bet jūsu bērns tur stundās vispār neklaus un neiespējams savākt, un māmas saka, tā nav, ko jūs darat nepareizi. Tā kā, un man liekas, es nezinu, es domāju, es pieļauju, ka tas ir arī, man liekas, nezinu, ja tu esi tur celtnieks un tu labo privātu mājas, pieļauju, ka arī tas privātu mājas saimnieks, jūs tā tagad, man liekas, tas ir. Un tad atgriežamies, cilvēki. Tas zina tikai savējo nodarbošanos, tā tīri, točini līdz galam. Jā, bet tad, tas, kas man tagad liekas, kad ir vēl cilvēki, tagad liekas, kā lai to paskaidro, tas ir kaut kādā arī tajā izklaides industrijā, man liekas, visvairāk. Zini, tu esi mūziķis, labi, tu esi tas piemērs, bet tu tā bišķi tu ar to caur mūzikas, un tas savādāk, un es zinu, ka tu... Bet tas arī nav tikai par komēdiju. Cilvēki baigā ātri arī paņem. Pagaidi, ja es daru šito, es darīšu arī šito, es vēl montēšu video, tā kā... Jā, ka tu tāds universālais karējs. Jā, un tad tu bišķi sāc arī nodirst tos jau tur operatoriem, bet ko tu tur dari? Tieši tā. Jā, es taču zinu, man ir lielā bilde visi galvā. Jā, Jā, ko jūs nesaprotat? Ir jau tādi, ir tie arī, man liekas, teātri, ir tie režisori, par kuru tu skaties programmiņu. Režisors, scenogrāfs, gaisa mākslinieks un tas. Un arī politiķis. Viens cilvēks. Arī politiķis. Es pat tādu vienu režisoru dzirdēju, kad es neteikšu vārdu, bet kurš esot bijis. Viņš arī sev ierakstījis par scenogrāfu. Bija viens izrādes programmā. Jo ko viņš izdarīja? Nē, bet apmēram, viņš bija scenogrāfs tik tālu, ka viņš atnāca. Es gribu, lai šis skatuves ir tas un tas. Un tiek galā. Un scenogrāfs sataisīja. Tehniskie darbinieki sataisīja. Bet, tāpēc viņš skatās scenogrāfs. Jā, viņš pateica, ka viņš grib tā. Tas apmēram es varētu būt režisors. Tā, nospēlēt zaibišķi to izrādi. Es atnākšu pēc mēneša. Tiekamies. Bet savalkot ar to otru tēmu, un tad pēc tam iesim pie kodām, man liekas, tādām. Kurās iestartēju īstenībā jau sākumā, bet sapratu, ka jāpārlēc atpakaļ. Jā, bet mēs īstenībā runājam par to tēmu. Cilvēkiem pārsvarā veidojas nepareizs priekšstats par citiem cilvēkiem. Nē, tas ir tomēr citādāk. Un tajos pašos tusiņos, kur, piemēram, kāds pie manis nāk mīļi runāties un stāsta, ka kāds labs dziedātājs, kaut gan es zinu, ka tas ir patiesībā šķības dziedātājs. Un es kāpēc vienkārši norezonēju to cilvēku tādā, viņam šķiet, ka tas labs dziedātājs. Darbojoties, es par to man šķiet, ka es tā drīkstu par to runāt, jo es darbojos šajā vidē, kur ir daudz mani kolēģi ir noslēpums citiem un ir ļoti interesanti citiem. Un par viņiem baumo citi un lasā tur dzeltenajos žurnālos, jo tic vai nē, Rudolfs, es pieļauju, ka tāpat kā manā burbulī, tavā burbulī arī baigi tādas lietas nedara cilvēki tik ļoti, bet... Dzelteno presa? Es savā burbulī lasu. Jā? Es priekš stand-upa lasu. Man tas baigi palīdz. Bet jā, visā frizētavās ieejot, redz, kas uz galdiem stāv un ko cilvēks šķirst. Es varu ātri pateikt par šo. Es tagad vairs nepērku. Zinu, kāda mums ir
man tagad ir viegls. Nē. Man ir man cilvēki ir dāvinājuši dzimšanas dienām abonementus. Nopietni, bet tagad, lai es būtu up to date, jo daudz ko ir, mums ir tā pie mājas mazā Maksima, kurš šādā ar dēls nāk ieiet pakaļ, nezinu, tur kaut ko vajag maz nopirkt, un tur uzreiz ir tas žurnāls stends. Mums baigā, mēs ar sīko ejam, apakšējā plauktos tieši ir tās ķepu žurnāls krāsojumā grāmatu, uz kurām ir mantiņas. Viņam patīk visus viņus, un tieši virs tām stāv jauns privātā dzīve. Jā, un tad viņš, kamēr pastāsta visus mantiņu žurnālus, es ātri izēju cauri. Tas ir telefona klusiņām. Nē, ja tur es redzu kaut ko, šito vajag izlasīt, tad es nopērku. Jā, un lūk, un tiem pašiem cilvēkiem, kad viņi sāk runāt par maniem kolēģiem, es esmu sapratis, ka viņiem ir pārsvarā, viņiem veidojās ļoti nepareizs priekšstats par to, kādi tie cilvēki ir. Lai arī kā, un tāpēc arī es esmu īstenībā diezgan arī. Es atceros, pēdējais piemērs bija par Džeku Vaitu. Es kaut ko runāju. Viņam atkal būs koncerts Latvijā, un es biju arī iepriekšējo reizi, un es kaut ko runāju tajā koncertā. Man rīktīgi patīk Džeks Vaits, man patīk viņa mūzika. Un man kaut kas blakus teica, jā, viņš arī tāds rīktīgi foršs Džeks, un es tāds, tu nevari zināt. Jā. Tu nevari zināt, lai arī kā man gribētos ticēt, tu nevari zināt. Un bieži vien man nāks klausīties kaut kādos tusos vēl kaut kur vai nu aprunā kādu manu kolēģi, vai nu atkal ceļ nenormāli lielu un stāsta, jo dzirdēju vienu interviju, izlasīju, kur viņš tur saka, mans mīļākais auglis ir mīlestība, jo tajās var dalīties ar visu pasauli. Un cilvēki ir tik lētacīgi, tik ļoti viegli viņiem samānīt, ka viņi patiesībā nezina to, ko es zinu, ka, piemēram, šis cilvēks ir lielākais ēskols. Un vai nu augstprātīgs, vai nu tāds, vai nu šitāds. Un ka tie priekšstatī, tā arī kaut kāda savā ziņā augstprātība, ka mēs esam iedomājušies. Es izlasīju to interviju, es redzēju to dokumentālo, es zinu viņa dziesmu vai izrādi vai to tēlu no raidījuma, un tāpēc es zinu, kāds viņš ir. Nē, nesūdu. Man bieži vien ir tā, kad reāli kļūdās. Man patīk, ka cilvēkiem ir viedoklis par cilvēkiem, kad man ir bijis, man liekas, arī par tevi. Tieši, man liekas, par tevi. Par mani ir daudz. Nē, bet par tevi man ir tas viedoklis. Nē, pēdīgi. Jā, tad vairāk varam nerunāt. Nē, bet par tevi man ir tieši, man liekas, par tevi un vēl kaut ko, ka... Jā, bet, un es pazīstu, tas ir, es esmu bijis sarunā tieši par tevi, kur es tā kā pazīstu, kad ir kaut kādi cilvēki, tā kā, bet tas, Rāls ir iedomīgs, un es saku, tā kā, nē, es tā kā viņš zina, es tā kā tiešām viņš nav. Nē, viņš ir, un es prasu, kāpēc tev viņš liekas iedomīgs. Viņš tā izskatās. Man ļoti patīk, ka viņš izskaties iedomīgs. Tas ir... Tas ar to vien pietiek. Jā, tā kā... Ar to vien pietiek. Bet man šajā visā visvairāk riebjā... Man nepatīk, kad ir sportā, tur tāds viens arī tēls tagad, un ir sporta žurnāli, podkāsts, un arī viens latviešu mūziķis. Man patīk, ka, zini, ir tie cilvēki, kas saka, ka es pateikšu, kā ir. Tā kā es runāju tieši, un īstenībā tu huņi runā, bet kā, ja tu iestartē ar to, ka es pateikšu, kā ir, tad arī cilvēki tur rakstīs, bet tu esi īstais, tu tikai runā patiesību. Lai gan īstenībā neko tā prezidents pāri okeānam, viņš pasaka, kā ir. Un ko viņš, Jā, jo mums tas viens, zini par, viens mūziķis, kas tagad ir arī podcasteris un, slavenas grupas, no realitātes šovos. Es saprotu, par ko es runāju. Jā, man. Nē. Vadījis sarunu šovu kādreiz. Jā. Viņš ir džeks, kurš viņš saka, kā ir, bet lai viņš izmēr maļu uz riņķi vienu, kaut kā, bet viņš saka, kā ir. Bet, kas man ar viņu, labi, es runāju par visu cieņu. Andris Kavičs tiešām saka visu, kā viņš saka, ko viņš domā. Es nezinu. Man īstenībā nav iebildumu par to, ka viņš saka, ka viņš visu, kā domā, tas ir viss fine, un viņš tiešām, un tur man īstenībā patīk viņa lieta, ka viņš pateica vienreiz, kā es jau tur to, man ir krūti, viņš teica, ka viņš ir ļoti brīvs dzīvē, jo viņš sevi ir tur ar pliks vannā un visu to, viņš ir, sevi tā, kad
par viņu vairs nevienam neko nevar izdarīt. Jā, viņš var teikt, viņš ir, nu, tā kā visforši, bet tas, kas man viņā nepatīk, kad visi nav tā kā viņš un visiem nav tāds, viņš, piemēram, vienā intervijā, es nesen kaut podcastu random, es gatavojos maratonam, man ir bijis daudz jāskrien, un līdz ar to es esmu noklausījies daudz podcastu, kurus es neklausītos, jo man ir jādara tas. Un, piemēram, es zinu, ka viņš izteicās, viņš tāds, nu jā, bet kas tagad tās mūsdienās tā grupa, ir jāsaka, kā ir tie sudden lights, Džeki, ja? Nu kā viņi tādi jauki, forši, ja visu laiku tikai pateikt, ka viss ir labi. Kāpēc viņi nevar pateikt, kā ir? Kā viņi patiešām jūtās? Bet es tā domāju, bet ja nu viņi ir vienkārši jauki, Džeki, kāpēc nevar būt tā kā? Jo man ar viņiem ir sanācis komunikācija. Man liekas, viņi ir super jauki, Džeki. Viņš tikai tāds, kāpēc ir jāiet kaut kur, jāsaka kaut kādas labas lietas, es tur labi, bet lai pasaka, kā ir, kā pa īstam jūtās, bet viņš tā jūtās, tā kā, viņš ir tāds Džeks, nu tā kā visiem, nu, es nezinu, nu tā kā... Jā, bet Kīva ir tas Džeks, par kuru man šķiet, ka nevar izveidoties maldīgs priekšstats. Viņš tiešām tāds, viņš tiešām ir, viņam nav nekāda maska. Es runāju par kaut kādiem kolēģiem, kuri ir uzbūvējuši kaut kādu masku, lai viņu tēls izstītos tā kā labāks, un cilvēki notic tam. Nu, vai lēcīgi, vai bēg viegli samelot. Un tāpēc arī vēlēšanās reizēm iebalso par kādu, kurš visvairāk kaut ko sola un brīnums stāst, un viņam vienkārši notic. Bet Kīva, tas Džeks čist, tā kā patiesība. Nevis šlēsers ir buldozers, bet Kīva ir kā, what you see is what you get. Vispār, tā kā, un ja viņš pārdomā arī pēc 5 minūtēm, tas tiešām... Tā viņš pēc pateiks, kā tagad viņš domā. Un viņš tiešām ir arī pārdomājis, un tā nebūs moldēšana. Jā, man vienkārši nepatīk, ka viņš nepieņem to, ka ir Džeki, ir citādāk. Es gribētu redzēt tev viņa podkāstā, vai viņš šeit man šeit būtu īstenībā. Es esmu to citu. Man ir bijis ļoti forši saruna. Es viņas intervējis. Es kādreiz vadīju VF podkāstu. Jā. Pa basīt, viņš ir basketbols. Jā, un viņš bija super sirsnīgi intervija. Nē, es saku, un viņš arī par tiem veciem laikiem runāja labi, bet vienkārši viņš tur saka, un kāpēc tā kaut kas notiek tāds, ka tas nevar par to atvērt muti, bet, vienkārši jāatcerās, man liekas, arī tas, man liekas, maldīgs priekšstats, ko tu pieņem par tiem cilvēkiem, kas ir kaut kā tur atpazīstamē, bet, man liekas, ir arī, ir tad Džeki, man patīk rakstīt muzonu, man patīk tas, bet man nav varbūt viedoklis par to, vai ja es savu viedokli paudīšu, ja man uzaicina, es uzstāšos labdarību, piemēram, ja kaut kam es gribu palīdzēt, bet es negribu. Bet man ir bijušas situācijas, tā ir bišķiņ cita tēma, bet ja mēs to aizskārām, man ir bijušas situācijas, kur man kaut ko saka, Ralf, riktīgi paldies, respekt, ka tu šito te pateici, es domāju tāpat, bet es nekad neatļaušos to pateikt. Tad gan man ir tāds, zini ko, ej tu dirst, vecī, tad... Ja manas kaut kāda izblamēšanās vai kaut kā pateikšana ir mani nozākājusi un pēc tam nesusi kaut kādus darba augļus visiem, kaut tu nedabūsi. Nē, man par tevi liekas, un dažkārt es arī saprotu kaut kādus dažus māksliniekus, kurus es arī pazīstu, un viņi dzīvē ir bišķi. Tu neesi gluži tā kā Kīvičs tik būt, bet tu arī esi tāds, tu arī publiskajā vidē esi diezgan tā kā tieši, vai ne? Un man liekas, tad līdz ar to tev tie, kas klausās tevi un nāk uz taviem pasākumiem, viņiem nav laikam, tā kā, ja tu tagad pēkšņi pateiksi kaut ko tieši, ka viņiem pēkšņi sašķīdīs kaut kāds tur tā kā tavs kristāla burbulis un viņiem tāds bļojas vairs ziņa. Bet piekrīt, ka ir kaut kāda mūziķa, kas varbūt tās karjeras sākumā baigi neatklājās, un tad viņiem izveidojās kaut kāds, un viņiem ir bail. Ja viņi tagad atklāsies, viņi zaudēs to publiku, bet tad viņi atcerās, bet man mājās ir, nezinu, tur 2 bērni, kas jābaro. Un kredīts vēl. Jā. Man vajag šos ienākumus, un tāpēc es būšu... Tā kā arī tur baigi nevar. Jā. Bet tāpēc arī nevajag vienmēr prasa... Bet tad nesaka man backstage'ā lūdzu. Jā, bet man liekas, ka nevajag vienkārši no pilnīgi ir man liekas, radoši cilvēki vai sportisti vai publiskas, vienkārši, kāpēc es tik gari, vienkārši publiskas personas, kas pauž savu viedokli, kas izmanto to platformu, un tad, man liekas, ir vienkārši tādi, kas tā kā, es gribu hoķi spēlēt. Neprasiet man. Man ļoti īstenībā patīk tie. Jā, es kā uzreiz saknē jau pasaku, ka atšķījās. Māku hoķi spēlēt. Sants Ozoliņš, man liekas, piemēram, bija tāds, ka kamēr viņš spēlē hoķi, es māku hoķi spēlēt, tagad viņš ir par kaut ko citu sācis interesēties pēc hokeja, tad viņš arī par kaut ko izsakās, bet viņš arī vienmēr, viņš pēdējā laikā ir daudz bijis, viņš tā, par šito gan es nerunāju, tā.
Un tur vai arī tu nezini, vai arī. Nu jā, bet, okay. Bet es par šo tēmu, par šiem priekšstatiem, ir forši tas, ka mūsdienās, un es to cilvēki, jūs varat, nu, tā kā. Labi, es tev izstāstīšu piemēru, bet kādreiz cilvēkiem bija grūti mainīt priekšstatu par sevi, tāpēc, ka viņi bija atkarīgi tikai no preses. Nu, tā kā kādreiz, ja par tevi kaut ko uzrakstīja presa, tu nevarēji ielikt Facebookā, hei, bet īstenībā, nu, un par to var stāstīt, kad Netflixā ir tādas sporta filmu doķenes, kas saucās Untold, nu, tikko par Jamie Vardy iznāca. Nu, kas ir Lamar Odom arī bija. Jā, par Lamar. Bet nesen iznāca bija par tādu jāstur Portlandas Trail Blazers komandu, kurai, nu, Portlandā ir NBA komanda Trail Blazers, un viņiem 2000. Gada sākumā iesaukt bija Jail Blazers, jo viņiem bija sezona viena, kad ilgākais laiks bez kaut kāda aizturēšanas bija 16 dienas. Ak, Dievs. Jā, bet viņi tagad uztaisīja Untold, un viņi bija vienā podkāstā, un viņiem prasīja, kāpēc viņi to doķeni gribēja uztaisīt, jo viņi tajos gados tika mazliet padarīti sliktāk nekā viņi ir. Protams, viņi teica, jā, mēs kurījām ganģu un to, bet viņš teica, mēs darījām pirmkārt ļoti daudz lietas, ko tagad dara visi sportisti, jo tas ir fucking legāli. Jā. Un tad viņi teica, bet viņiem tur ir bijuši arī tādi gadījumi, kad vienam no viņiem nelegāli, kamēr viņš nebija mājās, pārmeklēja māju, un pie viņa atrada marihuānu. Nu, un viņa bija Portlandā, viņa bija melnādaina. Portlanda ir visbaltākā no tādām lielajām pilsētām Amerikā. Un viņi teica, ka mēs gribējām izstāstīt, lai gan ir pagājuši 20 gadi, kā Closure mazliet savstā. Un viņi tur baigi arī neatēja. Viņi atzina, ka viņi bija arī bad boys. Bet kad kaut kur viņi bišķi bija pārspēlēti, jo viņi teica, ka tajos laikos mūs kaut ko pieķēra, kaut kas bija šī kratīšana mājās, kas beigās izrādījās nelegāli. Un mēs tajos 2000. gados nevarējām iet Facebook laivā un izstāstīt savu. Bija tā, tika safučāts, kā pie manas mājas ir menti, un kaut kas presē uzrakstīts, un fjo. Tā bija vienīgā informācija. Cik spēcīgi ir fočeni, kur pie mājas vienkārši menti? Menti, Baltādaino pilsētā, Baltādaino rajonā, un tur, protams, dzīvo tās basketbols melnādainais, kurš, nu, un tā kā baigi interesanti, ka mūsdienās tu tomēr vari kaut kā, bet tad laikam, nu, vispār viņi teica, jā, un tāpēc viņi tagad pēc 20 gadiem sagāja kopā, nu jā, vairāk uztaisīt to filmu, jo viņi vienkārši tiešām teica, ka mēs gribējām parādīt our side of the story, bet un viņi teica, ka ne jau mēs tur gribam, mēs tāpatās izbaudījām, viņi tur tika gandrīz līdz NBA finālam, viņi labi spēlēja. Vienkārši viņi teica, ka viņiem gribējās pašiem pēc 26 gadiem, pēc laika 2001, 2000, nu, ja 24 gadi. Closure. Viņam gribēs closure. Tas pats, ko tu tagad stāsti, tagad arī ir saistībā ar Jacksonu filmu. Nu, es tagad nemaz nevēlos svērt vaļā diskusiju, vai viņš ir pedofils vai nav. Jo mums tā studija jāpamet kaut kādā. Jā, studija kaut kādā jāpamet, un par to mēs nerunāsim, bet idejiski, nu, ņemot vērā, ka viņš ir bijis apsūdzēts par pedofilu. Bet viņš nav vainīgs, nu, viņi nenotiesā. Nē, bet nu nenotiesā. Nemaz nesāksim Rudolf runāt. Ir daudziem medijiem ļoti nepatīk, ka tai filmē ļoti labi iet. Un tas laikam sanāk viņa brāļa dēls vai kaut kas tāds. Es neatceros. Komentāros ierakstīja cilvēki, kuri zina, kas atveido Jacksonu viņa jaunajā filmā, bet tas bija kāds viņa radinieks. Viņš tagad internetā to vien dara, kā atbild visiem pretī medijiem un reāli vāc vairāk laikus nekā tie raksti. Kur raksti saka, ka filma ir īstenībā sūdīga, nav nemaz tik laba, blablabla, tur netiek runāts par pedofīliju, blablabla. Un tas radnieks, kas spēlē to Jacksonu filmā, viņš arī stāsta, nu, nav vairs tie laiki, kādi bija, kad mans, uncle, nu, tas varētu būt brāļa dēls. Jā, ka mans tēvots, ka jūs varējāt izlaist ziņas par viņu, un viņš nevarēja atbildēt. Tagad ir vecīts cits laikmets, un mēs varam vienkārši močīt jūsu mediju narratīvam pretī kā vien vēlamies. Un tagad tā diskusija sanāk īstenībā. Ne tā kā tiem basketbolistiem, kad viena fočena ir žurnālā iekšā ar to, ka visa policija ir piebraukusi pie mājas, un katrs no tās bildes izņem to, ko vienkārši, to, ko pats var dabūt, izanalizēt, bet tagad ir reāli, kad tev internetā, jebkurai apsūdzībai tu var Facebookā pretī iemaukt tajā pat dienā rakst. Nu jā, tā kā, bet starp citu par šo man sanāca, tu zini, kad man tu Pudānu zini, mēs taču sagaidījām Pītu Doherty.
Jā. Mēs viņu norunājām 45 minūtes. Nopietni? Un viņš bija foršs džeks. Man tik labi. You never meet your heroes, at least he's a nice dude. Jā, bet viņš bija pāli, ne? Nē, viņš bija iedzērs. Nē, viņš tagad vairs, viņam bija, tur bija viņa sieva ar bērnu blakām. Bet viņš iznāca, mēs bijām kaut 10 skatītāji, kas viņu sagaidīja. Viņš bija tik jauks, mēs tur sākumā paprasījām tur bildi, kaut kādu parakstu. Beigās tas viss beidzās, ka mēs pie viņa tūras būs, vienkārši runājām. Viņš prasīja, kā jūs vispār jūtaties par to Krieviju un Ukrainu. Kāda jums vispār situācija? Mēs vienkārši otrās 20 minūtes vienkārši tik sirsnīgais beigās. Es pat mājās. Es viņam atvadoties devu roku, viņš tāds, ko tu roku, viņš man apskāva. Un, viņš tur bija forši. Rudolf, tu stāstam bija jāturpinās, kad viņš tā. Zini, Rudolf, brauc, tu manā busā labāk. Viņš starp citu pēc tam, viņš uzdāvināja tādu grāmatiņu un viņš reizi pusgadā izdod žurnālu, kur viņš publicē savus kaut kādas dzējas, un tad viņš ļauj, kad cilvēki iesūta savus, un tad pateicoties vienam citam biedram, kas tur bija, viņš uzzināja, ka es esmu stand-up komiķis, un tad viņš tāds, pagaid, ja tu kaut ko angliski raksti, kur e-pasts obligāti atsūti, es tev publicēšu, un tāpēc es tagad jāuzrakstu kaut kas ir angliski. Obligāti. Jā, bet nē, tas bija forši. Bet viss krūtāk, mans pēdējais noslēgums par šo, un tad, man liekas, aizjām kaut kādās vieglās tur, vai ne? Aizjām vieglās, ja mēs mierīgi vienkārši. Mans pēdējais noslēgums par šo ir, zini, kur, man liekas, ir, man arī sanāca pateicoties, tas visvairāk ir laikam pateicoties korporatīviem pasākumiem, kuros es esmu uzstājies, kur dafigā visādi mākslinieki uzstājas, tad ir kaut kādos backstage'os ļoti daudz sanāca iepazīties ar visādiem kaut kādiem, tur mūziķiem, aktieris, es tos pazīstu savādāk, bet viskrūtākā, un arī ar sportistiem, zini, kuras viskrūtākās tās slavenības ir tās, kuras tu iepazīsti, un ir tāds, viņš ir tieši tāds pats, kāds viņš ir, un tie kaut kā beigās izrādās absolūti viskrūtākie. Freimans tāds bija. Tas tā kā, es tieši domāju, ka kādu piemēru man minēt, kur man priekšstats bija tieši tāds pats kā bija. Bet pāriet bišķiņ atkal vieglāk. Pateikt var, ka Zikurot arī vēl ļoti daudz kļūdās. Nezinu, kāpēc. Labi, mēs saprotam, kāpēc. Daudz domā, ka man ir kaut kāds Latvijas geju saraksts. Tev ir? Jo man ir, jā. Viņi tev prasa, kurš ir gejs? Viņi saka, man ir bijis tā, ka cilvēki ik pa laikam pa kādu pasaka, viņš ir stabili gejs. Un nav! Un es pat redzu, ka pat šitajā, tas radars daudziem ir. Riktīgi salūzis. Un man tāds saka, viņš taču totāli gejs. Un es vienkārši zinu, ka es iepriekšējā dienā tusēju to čalu. Un es redzēju, kā viņš koļī. Un aizvēl kādu mājās tāds, tici man, viņš nav. Nē, Ralf, man liekas, tu mānies. Man liekas, tu vispār, tev šķiet, ka tu iztēlojies, bet tu neiztēlojies. Tev galīgi nav jātas. Noslēdzot šo tēmu, bet man patīk, ka tevis nāk tā, kurš varētu zināt, vai tas ir gejs? Ralfs zinās. Ralfs, un es iedomājos, ka tu arī tā, tas ir gejs, tā pagaidi, es izvilkšu savu. Nē, tas nav. Nē, viņam sāka mirgot lampiņa. Viņš tikko ir palicis. Jā, izrādās. Viņš šaubījās. Tagad viņš ir gejs. Jā, tu forši. Tev ir kāds cilvēks, par kuru tev bija izveidojies? Tā kā, lai mēs nobeidzam uz pozitīvas nots, par kuru tev bija tāds viedoklis, varbūt tās, vai likās, man viņš nepatiks, un tad tu satiki, un tā kā, fuck, viņš ir super cool. Jo man ir tāds viens. Nē, man ir bijis tā, ka ir cilvēki, pa kuriem es dzirdu tikai sliktu, un viņi izturās pret mani labi. Un tad es laika gaitā redzu, tu mani neapčakarēsi ar to, ka tikai tu izturies pret mani labi. Es tev redzu cauri, un tad laika gaitā es pamanu. Okay. Bet tāds, ka es cenšos ne pa vienu sliktu uzreiz nepadomāt, pat ja man ir sastāstītas briesmu lietas. Man bija tā, kad man pirms daudz gadiem bija jāstrādā, es taisīju X faktoru aizkadru raidījumu. Es gāju to pirmo tiešraides filmēšanu, es domāju, tur būs tas Markus Rīvs, un tas rēģina pirmā X faktoru sezonas, ir pats sevi. Un es biju galvā izdomājis nevis to, ka viņš būs kaut kāds riebīgs, bet ka viņš būs tāds džeks, kurš tā kā, man viņš 100 punkti, tā kā nepatiks. Tā kā viņš galīgi nav mans, viņš noteikti, kas, es esmu zvaigzne, un tāds, zini, tā kā Markus Rīvs. Un tad viņš ir tik
sirsnīgs, dude. Viņš tik draudzīgs, tur viņš sasēdēs, vienmēr tāds super laipns. Man liekas, es pat viņu varētu uzaicināt šo podcastu. Es domāju, ka man ar viņu būtu arī super saruna, jo viņš ir es domāju, ka jā. Nice Jacks. Viņš man bija tāds, nezinu, kaut kāds... Un es saku, es nedomāju, ka viņš būs tur riebīgs, bet es domāju, ka viņš būs tāds... kad viņam visur ir sarkanais paklājs, izklāsts, viņš te nāks. Es tev pilnībā saprotu. Man ir viena tāda draudzene, kur izstāsta super cacīga, un viņa tā kā pēc vizuālā, viņa ļoti simpātiska meitene, un viņa tā kā arī izstāsta, ka viņa varētu būt caca, stulba un babababa. Un esmu kādas 3 reizes, ka esmu gājis, tikties draugiem, sievietes, vīrieši, nav svarīgi, bet viņi nāk līdzi. Es saku, pirmais, ko es dabūju kaut kādu no savas kompānijas, es nezinu, es tāds, nē, viņi ir pilnīgi sakarīgi. Un man pēc tam nāk tie cilvēki klāt un saka, wow, mums likās, ka viņi tā kā, bet viņi ir riktīgi gudri un sakarīgi. Nice. Tā kā, jā. Nice. Dai nostalģiskā tēma. Man liekas, ar Igoru. Interesanti, ka tev ir ceļošanas tips and tricks. Igoram bija stopēšana. Jā, un tev ir... Mēs iespējams esam pēdējā paudze, kur kāpa kokos, un Igoram arī bija kaut kas. Bet parunājam par mēs iespējams esam pēdējā paudze, kur kāpa kokos. Tev tā liekas, kad viss dan? Jā, es vienkārši vēlos pakavēties good old days. Bet pirmkārt, mans viedoklis, man liekas, ka mūsu paudze, kas tagad ir jauna, tā kā ģimenes, un mēs, man liekas, esam atbildīgi, ka mēs varētu pie tā, lai arī nākamā paudze kāp kokos. Mēs, man liekas, ka visi vecāki to bišķīt var ietekmēt. Nezinu, kad jūs esat ārā terasē, kad tu nevis tā kā, lai es sagaidītu savu šašonu, uzliec šitā te telefonu, lai viņš sēž, man liek mierā, bet kamēr jūs gaidat šašonu, tur ir bērnu laukumiņš, tu mauc. Bet es nedomāju tā, protams, tā kā, nav jau pēdējā paudze, kas kāp burtiski kokos. Es pats tikko bija krusmeita bērnu laukumiņā, un viņi arī spēja planšeti tāpatās. Bet tev liekas... Bet man liekas, ka mēs esam tā kā pēdējā paudze, kuriem pašiem bija tā kā jāizdomā, ka tas koks ir kaut kāds pirātu kuģis vai kaut kāds, nezinu, kaut kas, kur tu lien, un ka tev ir jāpadomā un jārada radoši pašam. Tagad sīkiem ir. Es gribu aizbraukt uz to laukumiņu, kas ir pēc Skanstas, jo tur ir uzbūvēts pirātu kuģis. Jā, bet es lielu daļu bērnības pavadīju pie savas omas Iļu ciemā. Mēs daudz tā viņa rajončikā dzīvojām un vienkārši izēja ārā un tur ir vienkārši koki. Pāris koks un kaķu kakas un suņi. Jā. Un mētājās. Un tu vienkārši... reāli no rīta līdz mamma sauc pa logu pusdienās, un tev bija inčīgi, un tad vakarā tev bija arī inčīgi, un tu negribēji iet mājās. Uz multenēm varēja tev dabūt. Jā, 15:30. Jā, uz multenēm tev varēja dabūt. Man arī bija, es arī Cartoon Network paudze esmu, un tur, mums bija, un es varēju pastīties, bet es varēju ārā arī izdomāt. Un viss tie kazakras, boņiki, nazīši metāši. Viss tas, man liekas, tas vairs nemaz nevar būt. Jā, es par šo te domāju. Tagad, skaties, tu būsi klāt pasaules kausa futbolā, kas notiek daudziem bērniem tur. Un tad viņi visticamāk, kamēr nav spēles, viņi spēlēs Xboxā. Saros, mums tajā vienā pagalmā bija tā, ka tur bija daudz cilvēku, un mēs pasaules kausā laikā tieši sanāca bija kaut kāds 4 tās mājas. Tajā mājā ir kaut kādi 5 tā vecuma bērni. Tajā, puikas. Un tad es biju sīkākais, tie bija vairāk brāļi vecumi, bet es arī vārtos stāvēju. Un tad mēs sadalījām šodien spēlē A grupu, tad kad beidzās futbola spēles, jo es atceros, tas bija 2002. Gada pasaules kausa, kas notika Dienvidkorejā un Japānā vai tikai Dienvidkorejā. Jā. Un man liekas, tas spēles bija diezgan, un es atceros vakarā pēc spēlēm gāja, šitā māja, jūs būsiet Vācija, jūs esat tas, un tad mēs spēlējām tās spēles, un tā kā bija tas pasaules kausa vai arī es uzaugu laukos kaimiņos ar tādu Reinu lāci, gan jau, kad NBA darboju. Mēs gājām viens pie otra, viens pret vienu spēlējām basīti, bet mums bija fucking tabulas, kad mēs bijām savu līgu. Tagad tu būsi Bostonas Celtics, es būšu tas, un mēs spēlējām tā uzvar tabulā, tad mēs uz Sulas paku aplīmējām un taisījām kā kausu, kur beigās bija man, kāds uzvar.
Un mums bija F1, mēs spēlējām, Reinis bija mazāks 3 gadus, viņš vēl nemācēja braukt ar lielo riteni. Tad mēs spēlējām F1, kur es ar riteni laukos braucu uz riņķi. Un tad viņš bija tā kā, tu esi tagad 4. vietā, tev ir jābrauc pitstopos. Viņš man izlikās, ka maina riepas. Un, tagad laikam vienkārši tā sporta pasauli tam sīkiem, ir Xbox, kur viņš vienkārši uzstājas sevi un ieliek tajā. Uzstājas sevi, ieliek tajā, jā, viņš... Tu esi piespiests dīlot ar garlaicīgi. Man šķiet, ka mums ir tas, ka mēs bijām piespiesti. Es uzskatu, ka man tas diezgan daudz tam, ar ko es nodarbojos, ja kā mums skatos, tas ir ļoti palīdzējis. Jo es reāli dīloju, es tur tā kā izdomāju visādas lietas, kas esmu pa tēliem un vēl kaut ko. Mēs tur gan tur nostājāmies Rainbow filmu un vecīt. Satunies, pizdēts, 2 nedēļas mums bija Rainbow tēma vienkārši. Pagalmā vienkārši kāds Rainbow tu būs šodien. Vienkārši tas viss vienkārši. Es tikai huīti, ko iedomājos. Tad februārī mēs ar čomiem visu laiku pagalmā Titaniku spēlējām. Jā, tad uz mājām. Vienreiz es biju Džeiks, viņš bija Roza. Nākamajā dienā mēs mainījāmies. Protams, tā mēs gājām cauri pubertātes vecumā. Māmes vārtās skāpja durvis, paņem ārā. Kāpēc? Mēs Titaniku mauksim. Bet jā. Kur zīmēja? Jā, bet tas... Iedomājies, tas stāv tāds, tu ej cauri, ka ļāvas lapu virsū. Kāds rētam iedzērās, iet cauri pa kalmam, un viņš redz tāds 10 gadīgs puika. Un otrs kaut ko ar krītiņiem uz asfaltu. Blakus klasītēm vienkārši. Uzzīmē man kā savs franču, vēl nemāk ērburtu. Uzzīmē man kā savs franču. Bet jā, filma atdarināšana bija the thing. Jā. Man, to, kad ir pazudusi, es to ievēroju, es to beidzu spēlēt ātrāk, bet es ap kaut kādiem saviem 20, 21 gada ievēroju, ka pēkšņi, pavisam mazākiem bērniem vēl projām ir, ja tu ej cauri pagalmiem, klasītes ir uzvilktas. Tās ir, bet zini, kas vairs nav uzvilkts. Vairs tu neredzi, kad ir uzvilkti pagalmos uz asfaltiem, kur kvadrāti. Futbola kvadrāti. Es spēlēju, kur uzvilka sadalīja 4 daļās. Un kādreiz bija sadalīts, tu gāji caur pagalmam, un ja kādā no tām mājām dzīvoja puikas, arī meitenes spēlē, ja kāds dzīvoja bērni, tādiem 10 gadiem, 12, tu gāji caur tam pagalmam, un tur būs, es atceros, tu spēlē kvadrātus. Mašīnā! Pabrauc mašīnu, turpinām, kur mēs palikām. Tā kā, jā. Tas ir, Vecīt, es joprojām, tāpēc, ka es neesmu labs basketbolists, bet man reizēm patīk pamētāt bumbu. Es joprojām ar draugiem uzspēlēju 21. 21 ir amazing. Tā kā, neskaidrošu noteikumus. Man šķiet, ka pat mākslīgajam intelektam var pavaicāt vai googlēt, kā spēlē. Būs kaut kāds spokos fórums vai kaut kur ir izskaidrot 21 noteikumu, kur jāmet tā bumba. Bet no tā laika arī, kas bija reāli interesanti, tajā laikā es atceros, ka smartphones to ir arī nogalinājis, kāpēc arī saku, ka mēs esam pēdējā paudze, kur kāpa kokos, jo tas tāda metafora. Tajos laikos mēs darījām ar telefonu kaut ko tādu, ko nevar darīt tagad. Telefonu grāmatas un joku zvanu vecīt. Tas ir tā kā, tas bija tiešām, tas bija mans laiks. Es uzskatu, ka es tajā laikā visvairāk plauku. Mums bija sporta komanda, Basīšu nometne. Basīšu nometne, vienkārši, es tam citu runājot par telefonu grāmatām un čad, tā kā to GDPR. Tur vienkārši katra cilvēka vārds, uzvārds, adrese un telefonu. Es vienkārši tā kā tik viegli būt slepkavam. Bet mums tas bija, es atceros kaut vienu konkrētu Basīšu nometni, kur bija tā, ka mums dienā tur bija 4 treniņi, un vakars pēda vakariņas, un tad vienmēr bija tāds, tagad mēs ejam uz to tur istabiņu, visi sasēžās, ir tā telefona grāmata. Ko šodien darām? Un mēs tur vienreiz baigi slikti lietu izdarījām. Un tie joki dažreiz bija tik bezsakarīgi. Mums ir nometne pilsētā X, un mēs redzam, ka tur bija arī kaut kādās citās avīzēs sludinājumi. Un
mēs cilvēks tirgoja motorzāģi. Jā. Un mēs tikai piezvanījām, un mēs esam ieinteresēti par motorzāģi kaut kādu hohmu. Un mēs norunājām to tikšanos. Un pēc tam laikam tika aizmirsts. Es tagad man atcelu to tikšanos. Un pēc tam nākamajā dienā iet uz treniņu. Un tad redzi, tur tajā pietrā stāv fujaks ar to Jā, viņš went too far. Ne, tā kā mēs bet bija jokošanās pa telefonu. Vai vecīt. Tā kā bija agrāk Latvijas televīzijā, bija tas raidījums Šeit un tagad. Tas bija lielisks raidījums. Viņš bija pēc visām ziņām, pēc visa. Un tur bija tas, ka tu vienkārši tur piezvani. Tad tev tur paceļ laikam kaut kādu tur, es nezinu, kontroli, pārbaudi, vai tu esi tur pieskaitāms, tu uzdod to savu jautājumu. Tad, lai arī kas būtu diskusijas studijā, sveiki, mums šeit ir zvanītājs, tu varēji jebko vaicāt, jebko. Mēs tur arī čomiem vienkārši tāds, ka tev jau vēders raustās, tur ķiķini pie tā vienkārši telefonu, tu nevari noturēties. Un tev paņem ēterā, sveicināt, un ko jūs vēlaties pavaicāt. Un tu mums, es neatceros, kurš bija kaut kāds Džeks. Viņš no sākuma uzdod tur sakarīgi jautājumu, un sveiki, kā tur ar teroristu draudiem, ko es atceros tagad vienkārši, ka pasaulē nekas nav mainījies. Tā kā viss iet priekš. Kā tur teroristu draudiem? Un ziniet ko? Ejiet dirst! Classic! To klausulu, un mēs tā rēcam vienkārši kaut kā 12 gadnieki tur. Best day ever. Bet man tāda nostalģiska atmiņa, kas man vēl pietrūkst, ir tā, šis būs tikpat, nezinu, mīgs, tā kā dzīmēt vienam otru. Bet nē, šī būs tāda emocionāla atmiņa. Es perfekti atceros visādas programmu laikus. Kā es atceros, dzīvoju vasarā laukos bērnībā. 15:30 Latvijas mūzikas stunda, no 16 līdz 17 ir mans laiks, jo tad ir multenes. 17 rādīja kaut kādu meksikāņu seriālu, tas māmas laiks laukos. Mēs tur bet tad es perfekti atceros, man tā patīk tā rosība, jo LNT vienu laiku bija, kad 20. ir LNT ziņas, un 20:30 līdz 9 bija kaut kāds tas ģimenes seriāls, ko rādīja, kas bija vai nu soli pa solim. Step by step. Un tad es atceros, ka ir tā rosība, ir tie 22, pēc 10 minūtēm sāksies, tu ievirtuvē, man tur brāčka taisa tēju un maizītes, tā kā priekš tas tur visas atais, un tad viens sēžam, un tagad ir step by step. Bet tev gribās čurāt, tu gaidīsi reklāmu, tā kā nebūs pauze. Bet man ir notikusi neliela tāda nostalģiska atgriešanās bērnībā. Un tas ir pateicoties brāļiem Bartāniem. Jo tās vietas, es visu trenēju basītī, vēl joprojām spēlēju tajā amatieru līgā, un basīts sirdī tuvs. Un kādreiz, kad es biju sīks, tad, ja es vasarā biju kaut kāda, kas bija ļoti maz, bet sanāca, nezinu, kaut kāda vecāka darba dēļ un nav nometne, neesam laukos nedēļa Rīgā. Es zināju, tur bija vieni grozi, kur es gāju, tur vienkārši spēlēs, dabūju pick-up games, tev nevajadzēja vākt savus čomus. Tagad pēdējos gados bija, tu gribēji uzspēlēt vasarā streetball, kurš tiek, un bija jāsvēc maz 6 čomi, jo jūs paliekat vecāki pienākumi. Un tagad Uzvaras parkā ir uztaisīti tie brāļu Bartāņu laukumi. Un tur iet kaut kā ļoti, tur ir 4 grozi kopā. Es tagad esmu 3 reizes tur gājis, viens pats pamētāt bumbas. Un visas 3 reizes ir beidzies to, kad es ar kaut kādiem Sīkiem? Nē, ar cilvēkiem spēlēju 3-3. Kad ķipa tā pieaugušiem cilvēkiem, bet tā lieta, es tur viens pats mētāju, pēkšņi kaut kāds cilvēks, spēlēsi, mums tieši pietrūks, un tu pēkšņi spēlē, jo tur ir tie 4 grozi, un tur notiek tā, un es esmu forši, un es tiešām jūties tā, ka tikai ne mammai nav jāsaka, mamma, es iešu ārā uz laukumiem, bet es vienkārši esmu mājās, uzvelku vai treniņu bikses, paņem bumbu, vai nu es viens pats pamētāšu, vai nu paveiksies, uzspēlēšu basīti, un es esmu visas 3 reizes dabūjis uzspēlēt. Tā tāds bērnības garš man. Mēs vecīt kādu laiku arī pāris gadus atpakaļ Lucavsalā gājām šitā volejbola pludmales spēlēt. Tur ir tie korti, jā. Tur arī vienkārši, tur ļoti demokrātiski mainās garš komandas, vai arī tu nāc pie kāda piespēlē Bet tas ir krūti, bet tas nav visās vietās. Tur tā ir. Tur tā ir, jā. Bērnām laukumos ar nākot cilvēki. Citur, kur es eju spēlēt strītiņu, vairāk ir tāds, kad es atnāku un
ja tur citi spēlē, viņi nekad man neuzaicinās, pašam man ar kaut kā tā, es varu spēlēt, tad tu ej pie tā otra groza. Vai arī citreiz ir, nezinu, jūs spēlējat arī kaut kādu savēju čāļu 3-3, atnāk citi 3. Kādreiz tas būtu normāli. Mēs arī esam 3 spēlējam 3 komandas un mainamies. Tad nē, tad tagad citos laukumos atnāk tie džeki, viņi vienkārši gaida, kad jūs beigsiet spēlēt, mēs beidzam spēlēt viņi. Nu, tā. Nevis viņi paprasti, vai taisam kaut ko turnīru, bet tad uz tiem Bērtānu laukumiem, viņi vienkārši ir Bērtānu laukumi. Vienkārši Bērtānu laukumi, tie brāļi. Varbūt tas ir draudzības. Bet tur tiešām tas notiek, un es ceru, ka tas turpināsies visas vasaras garumā, jo man strītiņu, es nevaru vairs baigt strītiņu vienīgais uz ceļu, uz asfaltu spēlēt, tas, bišķi pat trāk, bet tur ir tas foršais, tāds, nezinu, tas gumijas laukums, whatever. Tur krūti. Tā ir krūti bērnības lieta. Bet tev vēl kaut kas par bērnību? Mēs varam mierīgi, mums ir tēmas. Mums vēl viena, mēs vienu nepaspēsim ceļošanu, vai atstājam, jo es gribu. Vai DB Cooper gribi? Es gribu, jo es nāfīgi nezinu, kas ir. Tātad tēma. Es tev pastāstīšu par DB Cooper un parunājumu, kurā pusē būtu tu un vai tu arī tā negribētu. Vai gribētu? Davai, stāst, kas ir DB Cooper. Tātad vienkārši es iedomājos, ka par šo varētu parunāt, jo, ja tu man stāsti, ja tu man aicini uz podcastu, kur vienkārši mauc randomā ir kāda tēma, tad tiešām man vajag arī kaut ko pilnīgā randomā iemaukt. Un vienu dienu mēs sēdējām mašīnā, braucām uz kaut kādu izrādi vai koncertu vai kaut ko, es neatceros. Un kāds prasīja, kas pēdējais, ko interesanti esi dzirdējis, un es pastāstīju, jo es baigi iedziļinājos šitie jautājumā. Un es domāju, kāds klausītājs zinās. Tagad man ir uzmanīgi jāklausās. Kādams būs jaunums. Tātad, DB Coopers ir nenormāli DB super. Viņš gan, ka viņš radās pa DB Cooperu, tas gan radās kļūdaini, bet viņš ir Dance Coopers. Ir viens no slavenākajiem ASV leģendāriem tēliem. Neviens nezina, vai viņš ir... vai viņi vispār sauc Dance Coopers. Ir internetā pieejams, tā kā var redzēt. Es patīšu viņam bildi. Jā, droši. Var viņu redzēt, viņa sketch. Viņš ir zīmēts. Viņš ir zīmēts, jā. Un ar ko viņš ir slavens? Viņš ir ļoti tāds... Tas ir sen noticis, jo viņš ir miris. To mēs nezinām. Tā kā tas ir ASV 1971. gada 24. novembrī, kas ir mana dzimšanas diena. Nevis 71. gads, bet bišķi vēlāk. 24. novembris. 24. novembrī, kā noraksturoja atsliecinieki, aptuveni 40-gadīgs vīrietis. Ja? Viņš ieradās lidostā. Un viņš bija iegādājies vienvirzienu biļeti reisam no Portlandas uz Sietlu. Un tajā laikā... Tas ir īsts lidojums. Salīdzinoši. Tas ir ļoti, jā. Un tādā laikā svarīgi apzināties cilvēkiem, ka lidostās tev nevienmēr pārbaudīja pases Amerikā starp vietējiem reisiem. Tev nebija jāiet cauri metāla detektoram, un tev nepārbaudīja somu. Tev varēja arī nepārbaudīt. Un viņš vienkārši iegāja lidostā ar koferi un skaidrā naudā nopirka biļeti konkrētam reisam. Un kas ir svarīgi, viņš zināja, ka tā bija īsa līnija ar Boeing 727 lidmašīnu. Jo tas, ka viņš zināja, kas tas pa ļoteni, tas ir svarīgi. Ko viņš izdarīja? Viņš zināja ļotenis modeli, jā? Jā, tāpēc tam noprata, ka viņš ļoti labi zināja, ar kādu lidmašīnu viņš lido. Viņš iegāja iekšā, viņš tur sēž, un tā ļoteni lido. Un viņš pasauc stjuarti pie sevis un iedod viņai zīmīti. Un stjuarti negribēja lasīt. Viņš pateica, labāk izlasiet zīmīti, jo man ir bumba. Stjuarti apsēdās viņam blakus, un viņš parādīja, ka attaisīja savējo portfelīti iekšā. Tur bija vienkārši vādi un tādi cilindra veida šķidrumi. Un viņš pieprasīja no tās stjuarts. Viņam vajag $200,000 ASV skaidrā naudā, 4 izpletņas un degvielas uzpildi Sietlā. Karoč, tālāk. Tas viss notika. Stjuarts saprot, ka ir pizdzēts pilnīgākais. Te kaut kāds ķertais tulītās mūs visus uzspridzināts. Viņi nolaidās, viņi riņķoja ap Sietlu. Pagaid, Sietla ir galamērķis. Jā, no Portlandas uz Viņam vajag uzpildīties. Viņi riņķoja ap Sietlu, līdz FIB sadabūja visu nepieciešamo, tātad pīķis, tos 4 izpletņus un balvā. Viņi nolaidās Sietlā, izgāja ārā visi pasažieri,
viņam ieved iekšā $200,000 ASV. Tos viņa 4 izpletņus un palika apkalpe, un viņš pavēlēja tālāk lidot lidmašīnai. Viņš pavēlēja tai lidot zemā augstumā ar salīdzinoši mazu ātrumu, un lai visu laiku ir nolaists aizmugurējās kāpnes. Un viņš teica, ka jālido uz Mexico City. Mehiko City, sorry. Un ten vienā brīdī viņš kaut kādiem mežiem, es negribu pilnīgi detaļās skatīties, cilvēki paši var meklēt doķenes pa viņu miljonus, bet ticiet man, tu nosties vienu, tu esi redzējis visas pārējās, tur ir tikai konspirācijas teorijas. Viņš kaut kādiem mežiem apkalpojušais personāls un dzirdēja, ka ir tāds blīkšķis kaut kāds. Un tas laikam bija brīdis, kad vienkārši D.B. Coopers izlec ārā ar visu piķi un izpletnā ārā vienkārši no lidmašīnas. Un viņi nekad neatrada? Viņi nekad neatrada. Viņi atrada kaut kādu tur pēc kaut kāda laba laika daļu tikai ar to. Tā nauda tika arī safučēta un tur atzīmēta, lai viņai var izskot. Daļu kaut kādu tur naudu atrada vēlāk kaut kur tur. Bet kad viņi ir bijusi apritē, ja? Nē, pie kaut kādiem bērniem. Okay. Kas, karaču vienkārši atradās tā nauda daļa, bet viņu nekad neatrada. Viņš nevienam pāri neizdarīja, un pēc tam, veicot arī tur izmeklēšanas, šķiet, ka viņam nemaz īstenībā nekāds sprākstēls nebija. Viņš jau ir piečakarē. Ka vienkārši čalis ļoti labi apzinājās, ka viņam visticamāk ir militārs backgrounds, ka viņš vienkārši ļoti labi apzinājās, ko viņš dara, un viņš vienkārši saprata, ka ir super drošs veids, kā viņš var nopazīt $200,000 ASV, un viņā tā arī viņš nav atrasts. Bija ļoti daudz cilvēki, kuri ziņoja, ka viņi it kā zina, kurš viņš ir vairākas teorijas, neviens tā arī nekad nav uzzinājis. Un pusē, un ne gluži pusē, bet daļai Amerikas sabiedrības viņš ir noziedznieks, bet daļai viņš ir vienkārši lielisks cilvēks, kurš ir apis sistēmu, un viņš ir varonis. Es pirmkārt gribēju pateikt, man liekas, ir tā svarīga lieta, ko jādomā. Ja tas ir 70. gadi, tie 200,000 būtu jāapstāst. Es varu paprasīt, cik miljoniem viņi ir pielīdzināmi. Tā ir pizdzēts nauda, jo man liekas, tad tie 200,000 ir 71. gadā. Es teiktu, ka tas ir kaut kāds ekvivalents kādiem dažiem miljoniem šobrīd. Tajā naudas vērtības ziņā, kur to var izdarīt. Tu paprasīsi chatbotam? Jā, un kā tev šķiet, kurā pusē tu esi? Jo es sliecos, šodien būtu 1,6 miljonu dolāru. Ok, nice. Es biju domājis 3, bet tāpatās 2. Zin kā, man šķiet vecīt. Es īstenībā, es visu laiku esmu domājis, kad es biju bērns īstenībā arī skatījos tur Ocean bandu vai vēl kaut ko. Es domāju, ja es zinātu, ka man ir 100% iespēja apist šitā sistēmu un veikt milzīgu zādzību. Un ka neviens no tā necieš. Jā, jau tie cilvēki pat nonāca savā sietlā. Bišķīt laiks izpisās tiem apkalpes cilvēkiem. Nē, mēs varam iet ļoti dziļāk un teikt, ka iespējams tāpēc ne laikā atbrauc kaut kur ātrā palīdzība un kāds aizgāja. Mēs šito zinām, protams, bet es laikam uzskatu, ka viņš ir varonis. Laikam šķiet, ka viņš ir diezgan kručs džeks, un ja man būtu tāda iespēja, arī laikam tā izdarīt. Nē, tad ir tāda. Ko es gribēju šeit piebilst? Labi, pirmkārt, to, ka tu saki, ka pusi Amerika viņu uzskata par varoni, pusi par to. Tas, kas ir trakākais, arī ir arī cilvēki, kas Jeffrey Dahmeru uzskata par varoni un sūta viņam mīlestības vēstules un grib pret. Tas tā. Man ir laikam tā, es noteikti neuzskatu par varoni. Varonis nē, bet man izklausās tāds tas tā, krūti, ka viņš to, priekš viņa krūti, ka viņš to izdarīja un forši, ka viņš to izdarīja tā tiešām, ka neviens nenomirst gluži. Tev nav bijis nekad tā, ka tu arī gribi tā kā, ka tu esi, jo es nezinu, kad, es neesmu vardarbīgs cilvēks, vai tur tu zini, tu man pazīsti. Yeah. Es esmu tā kā fancējis un domājis, ja es tur būtu tur bandīts vai kaut kas, kāda es tur zādzību, kas kaut ko tur riktīgi, kā es lavos iekšā. Es gribētu kaut kādu protams. Es gribētu izbaudīt, es esmu, ka tā bija filma, ko es bērnībā redzēju. Es gribētu kaut kādu izdzīvot simulāciju, kur tev ir, kad visi tevi meklē, tā kā slēpties. Kad tev
kas acīm redzot, pēc tam bija viņa visa dzīve. Tā. Jā, bet es negribētu izdarīt tādu noziegumu, ka man meklē visu pasauli, bet es vienkārši gribētu tā uz 3 dienām. Tie ir arī laiki, kur nav novērošanas kameras. Jā, citādi. Vienkārši no skeča viena. Es nesaku, ka viņš ir varonis. Man liekas, ka tāpēc, ka tur nav miruši cilvēki vai ievainoti vai kas tāds, šādi stāsti ir krūti, ka tādi stāsti viņi padara pasauli interesantāku un mistiskāku nekā, jā. Viņš ir tāds, kā lai mēs varam īstenībā tā paigi prātaļot ar savu morāli, jo teorētiski viņš ir noziedznieks un likuma pārkāpējs, bet cik ļoti tas mums... Tu īstenībā šī ir lieta, ko var tavi klausītāji komentārā rakstīt. Jā, kā viņiem šķiet, vai jums šķiet, ka viņš forši, vai jūs vēlētos kaut ko tādu darīt? Es varu darīt, ka vienīgais komentārs būs Rauls Gejs. Jā, D.B. Coopers man pilnīgi nav par viņu, bet Rauls gan ir gejs, un Ralf izstāsta, šitais te gejs? Jā, kā ar to? Es nezinu, Zigā, bet, ja mēs ejam tajā moralizēšanā par to, kāpēc nedrīkst ieiet tik dziļi, varbūt tās kāds nokavēja to, kāds nokavēja šito, bet tad varbūt, bet kāpēc viņš to darīja? Vai viņam vienkārši gribējās 1,6 miljonus, lai izdzīvotu krūtu dzīvi? Vai viņi piespieda kāds apstākļus? Piespieda kāds apstākļus, un to mēs nekad neuzzināsim. Jā. Bet tas ir tā kā true story, tas nav true story, krūti. Tas notika un viņš nav atklāts. Nē, vajag forši, kad ir tik daudz tādi, vispār, man arī patīk šie mistiskie tādi stāsti. Un šis bija tāds, man patīk, ka tas nebeidzās. Tad viņš vēl 2 cilvēkus nogalināja. Tā. Tā es viņa pusē. Bet viņš nogalināja ļoti, ļoti ļaunus cilvēkus. Nē, vienkārši man nepatīk, ka cilvēki kādreiz fano par Čārlzu Mansonu. Nē, tas ir pavisam, bet zinu, kad ir arī fano, kas bija tajā filmā, viņa atveidoja Toms Krūs, bet par to džeku, kurš tās narkotikas ar ļoteni, tas pilots pārveda, bet viņš tik krūti strādāja, tās narkotikas, viņš tāds, jā, man atkal tie stāsta, bet viņš vadāja cilvēkiem narkotikas, lai viņi tā kā, piemēram, tie man nepatīk, bet šitais tāds, arī par šo es gribētu, es nekad tā negribētu darīt, es gribētu izdzīvot simulāciju, kur tev kaut kas ir jāizdara, bet šobrīd neko tādu nevarētu izdarīt. Diemžēl tas nav reāli. Bet šoreiz citas. Viss ir attīstījies tā, ka... Jā, man liekas, tie stāsti arī tagad pazudīs, jo man liekas, visas tās arī tagad kaut kāds laupīšanas un tās tā kā, viņi vienkārši iehakoja tajā datorā. Izdara kaut ko dzīvē. Kur ir beigās vienīgais čels, kurš leks no helikoptēriem ārā, tiešām būs Toms Krūs. Ja būtu kāds podcasts, kā viņi to džeku sauc? D.B. Coopers. Viņam būtu nevis tēma, mēs esam pēdējā paudze, kas kāp kokos. Mēs esam pēdējā paudze, kur tā fiziski apzaga. Tā normāli apzaga, ļoteni nozaga, nevis tā kā, datori. Tagad visi tajos ekrānos tur hacking. Vajag interesanti, tur bija 30 kilogrami virssvars un sēž pie datora. Jā, vairs neviens nevar, normāli bija apzaga. No mammas pagrab. Bet labi, mums jābeidz. Vienu tēmu neizrunājam, bet es to vienmēr saku, ka tas ir forši. Jā, jo šis podcasts, man liekas, neatcer, kad es īstenībā tagad laikam gribētu kādu uzaicināt jau vēlreiz. Es lēnām gribu arī ko darīt. Es gribu uztaisīt epizodus ar viesiem, kas ir bijuši. Kur reiz, piemēram, tu un Igors. Igors ir piemērs atcerējies, vai tur tu un jebkas, kas... Viņam bija tas... stopēšana. Nē, bet kad tu atnes, teiksim, 2 tēmas, viņš atnes 2 tēmas, un tad beigās visi sūcās. Jā, un zīmē viens otru tajā Titanika. Spēlē Titanika. Bet mēs varam divatās šitā galda. Come on, bērns. Rose bija sučka, mēs varam divatā. Igor nāc tur, mēs trietā varam. Sorry, un pirms man ir vēl pēdējā lieta, es atcerējos vārdu Igors, man ir jāieplago pēdējā lieta. Ejiet uz Apollo kino, to mēs noteikti ieliksim linkā, jo 29. maijā tagad sāksies tādas sērijas, vairāk viņas būs rudenī, bet tagad mēs iestartēsim, kur dažādās kombinācijās pirmajā būs es un Igors, pēc tam būs vēl citi cilvēki, kas tur mainīsies. Mēs Apollo kino skatīsimies kādu ikonisku, bet varbūt ne izcilu filmu un komentēsim viņu, un tur tajā seansa laikā būs arī pieejams barčiks, un mūsu pirmā filma ir 29. maijā Legally Blonde.
Jā, mēs skatīsimies, un būšu es un Nacionālā teātra aktieris Sīna un šitais te padomju džinsos ļaunais, man liekas, Māris, Čekas aģents ar viņu kopā. Es atvainojos. Pilnīgs lohs, bļē. Kretīns. Es viņu gribēju vienkārši. Es viņam aizsūtīju ziņu arī. Tik tu biji izcils, tev gribēju nosist. Viņš bija izcils. Pēc man Igor viens jautājums tev, Ralf. Gejs? Kā tur? To nāciet uz kino un noskaidrosiet. Igors. Mēs komentēsim filmu Legally Blonde un Igors beidzot atklās šo noslēpumu, kas mums ir, ko visa Latvija domā. Jā, viņš tur tiešām bija ļoti labs, bet tā kā ar viņu, jā. Vai tev ir kaut kas, ko vajag ieplagot? Varbūt Ralfs un Guzenko steidzas palīgā, kas ir crowdworks, vienkārši runājamies publiku Vaivaros, Liepājā. Tas viss ir atrodams bez rindas LV. Visi pasākumi manā Facebookā, visos internetos. Yeah. Daudz, kas vēl notiek, daudz, kas vēl būs. Es nezinu, kad iznāk vienkārši. Rīt. Ejiet un nāciet un skatieties. Un es biju Rudolfa stand-up. Man ļoti patīk, tā kā ķeriet arī biļetes pēc vasaras. Jā. Nesiet ziedus viņam. Jā, nesiet. Paldies, Ralf, kad atnāc. Visu labi. Čau.